Labdien! Šodien ir 1. aprīlis un sākam kārtējo izglītības, kultūras, sporta un jaunas lietu komiteju. Tātad sēdēji reģistrējušies sistēmā, man parādās tagad 6 dalībnieki. Tātad šeit uz vietas ir tātad Ritviekstiņa Dauģe, Jānis Lepsis, Lauris Lielpārds, Terēze Luksa. Un attālināti tātad Juris Silovs, es atvainojos, Luiza Utāne klātienē, jā, un attālināti Juris Silovs un Ritvars Ziedonis, Ainārs Vaičulēns, tātad pieregistrēsies nedaudz vēlāk un pievienosies sēdēji iespējams. Tā, visus nosauc. Marija nav pieregistrēsies, bet ir attālināti arī piedalās mūsu sēdē. Tātad. Darba kārtībā mums tātad ir kopā ar darba kārtību tātad 7 jautājumi, no kuriem 2 ir lēmuma projekti. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par dienas kārtību? Ja nav jautājumi, tad lūgtu balsot par dienas kārtību. Jautājums. Jā, man ir lūgums, vai mēs nevarētu arī šodien sēdē iedot kaut kādu informāciju par to, kāds risinājums tiek piedāvāts Vangažu vidusskolas skolēniem, tiem, kuriem vajadzētu pāriet uz vidusskolu pēc šī mācību gada beigām, jo cik es paskaidrošu, kāpēc, esmu runājusi aizvakar ar vecākiem. Viņam, cik es sapratu, nav līdz galam skaidra informācija, kā tas tiks nodrošināts. Varbūt, ka mums ir jau tā informācija, un mēs varētu šodien padalīties, bet ja nav, tad varbūt mēs uz domas sēdi varam to sagatavot. Šo jautājumu droši vien šodien šeit negribētu to aktualizēt, tāpēc, ka mēs bijām sagatavojušies, domas pārstāvi, visi departaments bija gatavojis prezentāciju, informācija tika sagatavota, un mēs labprāt gribējām tikties ar vecākiem, ar bērniem, tika organizēta sapulce Vangažu vidusskolā, bet cik sapratu, tā reālā situācija nebija tāda, ka kādam tas interesēta, un neviens no vecākiem neieradās. Tā kā es domāju, šobrīd tāds, ka jums kāds jautā, droši vien vajadzētu nākt un runāt, bet kas būs risinājumi, jā, mēs piedāvājam šobrīd 2 vidusskolas iestāšanās noteikumu. Mums šodien ir sagatavots tāds jautājums, kā viens no pēdējiem, kāds ir iespējas mācīties mūsu vidusskolās. Tā kā tas ir iekļauts, bet kaut ko vairāk, es domāju, ka tad jau manā ieskatā tā jābūt būs diskusijai, vecāki uzdot konkrēts jautājums, konkrēti atbildīgajiem, un mēs diskutējam. Ja, jo tas, piedodiet man kaut kur apkārt runāt kaut ko, tas nav nopietni. Manā ieskatā tiem, kam interesē šis jautājums, jānāk pie galda un jārunā par konkrētām lietām un jāatbild uz konkrētiem jautājumiem. Bet tā ažiotāža, kas tiek veidota, bet īstenībā, teiksim, nevienu īsti līdz galam tas neinteresē. Mani godīgi sakot bija pārsteigums, ja? Ka tiešām speciālisti gatavo prezentācijas. Mums ir vairāk risinājumi. Mēs nākam uz sarunu un nevienam neatrodās laika atnākt. Tā, manuprāt, tāda nav nopietna attieksme. Tas ir no manis. Bet varbūt mēs tad varētu informatīvo materiālu kaut kādu tādu koncentrētu sagatavot, un tad visiem ir skaidrs, vai es kā deputāti nejautāšu. Bet ir jau tāds sagatavot šodien prezentāciju, kā jau es teicu, pēdējais šodienas prezentācija, labi. Paldies. Jā, tāds ir, paldies. Jā, vai ir vēl kādam kādi jautājumi? Rita, es varu vienu ārpus kārtas jautājumu. Vārds Ritvarim Ziedonim, jā, lūdzu. Paldies, Rita, bet mums tiešraidi iet YouTube'ā. Diemžēl tehniski iemeslu dēļ tiešraidi šodien nav iespējama, bet iet ieraksts, kurš pēc tam tiks palaists. Tiek risināts arī šis jautājums. Jā, tehniski iemeslu dēļ, jā, es nepateicu, ka ieraksts, diemžēl, šobrīd tiešraidē nevar būt, bet tiek veidots ieraksts, kurš pēc tam tiks ievietots YouTube. Jau pateicu, ka vai risina šādus jautājumus, vai nākotnē neatkārtotos, bet esam par kur esam. Vai arī vēl kādi jautājumi par dienas kārtību, lūdzu? Nav, tad es aicinātu balsot par dienas kārtību. Marija Koračova mutiski par. Tātad 8 deputāti ir par dienas kārtību.
Virzamies uz nākošo jautājumu. Tātad, par pedagoģisko procesu Robežu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un izglītības iestāžu pirmskolas grupās 2026. gada vasaras periodā. Ziņotājs ir departamenta vadītāja Sanita Tīberga. Lūdzu, Sanita. Labdien! Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju iesniegumiem, kuri ir tapuši pamatojoties uz izglītības iestāžu padomju protokolu izrakstiem un izglītības iestāžu sapulcēm, iestādes tātad lūdzu atļaut vasaras periodā strādāt savādākā režīmā nekā ikdienā, un tas nozīmē to, ka pienenīte strādātu visu vasaru, bet ar saīsinātu darba laiku no 8 līdz 18, un pienenīte būtu slēgta, nodrošinot dežūru grupu no 7 līdz 19, un pienenīte lūdzu atļaut slēgt bērndārs 3 dienas, 28., 29. un 31. augusts. Citas mūsu pašvaldības izglītības iestādes ir vienojušās savā starpā, un tajā brīdī, kad viena no iestādēm ir slēgta, bērniem tiek nodrošināta vieta citā iestādē. Tad varu visus nosaukt, lai būtu vieglāk, ja? Tātad Stopiņu pamatskola, kas pārtrauktu pedagoģisko procesu no 23. jūlija līdz 19. augustam. Tajā laikā bērni apmeklēs Upesleja pamatskolas pirmskolas grupas. Savukārt Upesleja pamatskola būs slēgta pirmskola no 25. jūnija līdz 22. jūlijam. Šajā periodā bērni apmeklētu Stopiņu pamatskolas pirmskolas grupu. Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Jāncis slēgta no 1. jūnija līdz 28. jūnijam. Šajā periodā bērni apmeklēs pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas. Savukārt Skudriņas būtu slēgtas no 27. jūlija līdz 21. augustam. Šajā laikā audzēkņi tiek nodrošināta iespēja apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi Čiekuriņš. Čiekuriņš slēgts no 29. jūnija līdz 24. jūlijam. Šajā laikā bērniem būs iespēja apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas. Caķumojušas pamatskola slēgta no 1. jūlija līdz 31. jūlijam, kura laikā bērni apmeklēs pirmskolas izglītības iestādi Annela. Un savukārt Annela slēgta no 3. augusta līdz 31. augustam. Šajā laikā bērniem būs iespēja apmeklēt Caķumojušas pamatskolas pirmskolas izglītības grupas. Tad lūdzu atbalstīt šādu darba režīmu vasarā. Visi mācību procesi tiek nodrošināti, bērni un iestāžu audzēkņi vecāki ir saskaņojuši un piekrituši šādam darba režīmam. Jā, tad saskaņojums mums ir ar visām izglītības padomēm, un šis ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt tādu pedagoģiskā sastāvšos atvaļinājumus. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Manuprāt, ļoti labs plāns, un ka mēs nodrošinām šīm pirmskolas izglītības vietām arī iestādi ir cieta. Ja nav jautājumu, es aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu. Marija Koričeva mutiski par. Tātad 8 deputāti ir par. Man uzrādās, ka viens nav piedalījies. Nē, iepriekš nebija. Jā, viss kārtībā. Tātad visi 8 deputāti ir par. Paldies. Virzamies nākošo jautājumu izskatīšanu. Tātad par Bēgļu mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amata pretendenta atlases un izvērtēšanas konkursa nolikumu un konkursa komisijas izveidošanu. Tātad ziņo personāla vadības departamenta vadītāja Sanita Grāvīte. Jā, labdien! Tātad ir pašvaldībā saņemts šī gada 17. martā Bēgļu mūzikas un mākslas skolas pamatskolas direktors iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 31. jūlijā. Un sakarā ar šo no 1. augusta būs vakants šis skolas direktora amats. Un saskaņā ar ministru kabineta
noteikumiem, kārtību un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei, kas nosaka to, ka šo pretendentu atlasi nodrošina izglītības iestādes dibinātājs, tātad mums skatījumā pašvaldība. Minēto noteikumu 4. punktā ir noteikts, ka dibinātājs izdod pretendentu atlases konkursu nolikumu, kurā nosaka pretendentu vērtēšanas metodiku, izveido arī pretendentu atlases komisiju, izsludina konkursu un organizē arī iesniegto dokumentu izvērtēšanu un pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā, lai nodrošinātu saulaicīgi direktora kandidātu atlasi. Ir sagatavots lēmuma projekts par nolikumu apstiprināšanu, atlases nolikumu apstiprināšanu, kā arī par pretendentu atlases komisijas izveidošanu lēmuma projektā norādītajā sastāvā. Attiecībā par nolikumu varu piebilst, šis ir tāds standarta nolikums, kas jau mums ir pēdējos gadījumos, kad esam meklējuši izglītības iestāžu vadītājus ar nelielām izmaiņām, kas bija saņemti priekšlikumi. Tās izmaiņas ir tiešām nelielas, un tas ir viens ir pie kompetencēm ir papildināts, kādas kompetences mēs sagaidām no šī pretendenta. Tas ir nolikumi 5.2.26 punktā, un attiecīgi arī pie vērtēšanas 2. pielikumā ir izveidota tāda vērtēšanas gradācija, kā mēs gradējam, lai mēs varētu tos punktus tā, nezinu, kā sāka, caurskatāmi un pārredzami, visiem saprotami vērtēt kandidātu izpratni un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku. Tāpat arī ir arī pēti mūzikas un mākslas pamatskolas attīstības vīzijas vērtēšanas kritēriji arī ir sadalīti pa punktiem. Un arī atšifrēts šajā vērtējumā, cik tad katrs punkts, ko nozīmē, lai pretendentu atlases komisijai arī būtu skaidrāks šis te vērtēšanas, savs vērtējums, cik tad punkti jāliek būtu gan par vīziju, gan arī par pretendentu, tātad izpratni par izglītības iestādes vadības specifiku. Tas īstenībā viss. Jā, paldies. Paldies par šo nolikumu izstrādi. Es arī tur nedaudz veicu arī tādas ieteikums, ko es redzēju no strateģiskās vadības puses. Varbūt, manuprāt, ļoti tāds nozīmīgs arī amats būs, jā, un es ceru, ka šobrīd, cik mēs redzam pašvaldībā uz tādiem vadošiem amatiem, ir ļoti liela konkurence, kas man priecē, ja, ka mūsu pašvaldības, teiksim, šo vidu uzskata par ļoti labām darba iespējām. Es arī ceru, ka mums būs diezgan liela atlase arī šim kandidātam, jo latiņa ir uzlikta augsta no iepriekšējās direktors, tātad, jā, tā kā skatīsimies, kā ir. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi vai kāds neskaidrības par šo? Jā, lūdzu, Terēza Luksa. Man jautājums, kāpēc komisijas sastāvā nav iekļauts neviens vīriešu kāds pārstāvs? Tas ir tikai priekšlikums. Deputāti var lemt savādāk. Tas ir priekšlikums, kā arī bijis vienkārši iepriekšējās komisijas. Te laikam vairāk pa jomām tika noklāts jomas no dažādām jomām, jomu pārstāvi. Ja ir kāda priekšlikuma konkrēti, kādas jomas pārstāvi nomainītas, kādu speciālistu droši var ierakstīt priekšlikumā un varam izskatīt. Es par to neaizdomājos, jā. Zināmā mērā kaut kur droši vien tā ir taisnība, lai nebūtu, teiksim, arī, ja nāk kāds vīriešu kārtas pārstāvs, lai ir šis, jā, dzimuma līdztiesības jautājums. Zināmā mērā tur ir kāds jautājums. Var padomāt līdz domas sēdē droši vien. Jautājums ir Edgars Šnefs, lūdzu. Tātad Edgars mums ir Beļģu mūzikas mākslas pamatskolas padomas priekšsēdētājs. Lūdzu, Edgars. Jā, paldies, ka dodot vārdu. Tad, ko es gribēju pateikt, kā vecāku padomas vadītājs un arī pārstāvis.
Kopumā skola ir augusi un skola turpinās augt gan fiziski ar ēkām būvēm, skaitliski ar audzēkņu skaitu, saturiski, tur mācību saturs nepārtraukti mainās. Arī vecāku gaidas, tad jaunas ģimenes sāk dzīvot apkaimē un tam līdzīgi. Rīt arī jau kā līdzšinēja vadītāji ļoti labi zina. Kāda ir evolūcija? Nu, lūk, un tad jaunajam direktoram, manuprāt, jāspēj aptvert, saprast un saredzēt visas tās iespējas un sadarbībā ar savu kolektīvu rīkoties, lai tā gaidītā izaugsme notiek visos tajos virzienos. Uzskatu, ka mūsdienās tas ir iespējams tikai regulāri un kvalitīvi sadarbojoties ar visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā ar vecākiem, kurus es šodien pārstāvu, un tāpēc man kā vecāku padomes vadītājiem ir 3 priekšlikumā jautājumi. Pirmais, mēs gribētu, lai tādā konkursu komisijā ar vai bez balstiesībām būtu piesaistīts arī kāds vecāku padomes deleģēts pārstāvis. Tas būtu viens. Otrs piedāvāja padomāt, vai mēs nevaram direktora atlases paplašināt, piesaistot arī kādu profesionālu atlases kompāniju, un lai tiešām būtu pārliecība, ka ir izdarīts atrast labāko kandidātu. Un trešais jautājums, skolai ir nepieciešama jauna attīstības stratēģija un plāns. Esošā šogad beidzās, tā ir izņemta no skolas mājaslapas, un tad būs jauna stratēģija, kas visticamāk varētu būt jaunā direktora viens no pirmajiem pienākumiem. Ir labi, ka nolikumā ir iekļauts tas punkts par to direktoru vīziju, kā skolai jāattīstījās, bet man līdz galam nav skaidrs, kad šai stratēģijai jābūt apstiprinātai. Es redzu, ka tā stratēģija tiek virzīta sadarboties ar vecākiem, un mans jautājums būtu, kā šos jautājumus sinhronizēt. Ja? Tā kā man ir 2 priekšlikumi, kā jau es teicu, par pārstāvi, par atlases kompāniju, un trešais būtu jautājums vairāk, kā sinhronizēt reālo skolas stratēģiju ar jaunā direktora izvēli. Paldies! Tā, droši vien es lūgtu, es nevarēšu atbildēt par otro punktu, par to kompānijas piesaisti, bet, manuprāt, mums arī ir pietiekami speciālisti. Es nezinu, vai mums vajag šobrīd, ja mēs piesaistam kompāniju, tas būs ilgi. Tas ir iepirkums, jā, un dārgi, jā. Mēs nepaspēsim droši vien līdz tam laikam. Bet to, ka es atbalstītu noteikti skolas padomes ir, ja, skolas padomes pārstāvi iesaisti atlases procesā, kā klausītāja lomā, droši vien, kā, bez balstiesībām, droši vien. Jā, diskusijā, tas ir iespējams, tas nekad mums nav bijis slēgts process, tā kā tas ir iespējams, varbūt mēs arī varam papildināt, ja to vajag lēmumu projektā. Jā, līdz domas sēdē. Vai kolēģis piekrīt? Jā, jā. Līdz domas sēdē. Lūgums atsūtīt valde Meželādu, kas pārstāvēs skolas vecāku padomu, jā? Jā, un par stratēģiju. Varbūt departamentu vadītāji var atbildēt, kad viņa beidzās. Jāskatās pēc datumiem nepateikšu, bet tas ir kopdarbs izglītības iestādē. Tad, kad izglītības iestāde šo stratēģiju ir sagatavot, tad viņi ar to iepazīstina departamentu un tad attiecīgi tiek saskaņots. Tad tas ir kopdarbs un šobrīd saprotu, ka beidu skolā, ja nav, viņa vēl nevar būt beigusies, tātad visticamāk, ka beidzās gada beigās, 26. gadā, jo nav līdz noteiktam tur mēnesim, tātad ir uz gadu. Un līdz ar to šis gads ir tas, kuru laikā būs šī stratēģija kopdarbā ar tātad iestādes vadītājs, vecāki, iestāžu darbinieki un, protams, arī departaments tad saskaņo. Jā, bet es domāju, ka arī skolas padomes pārstāvi var iesaistīties. Šobrīd es pieļauju, ka tiek strādāts jau pie jaunās stratēģijas, bet manā ieskatā arī, ja mums augustā mainās vadība, tad noteikti būtu svarīgi, respektīvi uzreiz jaunajiem vadītājiem arī iekļauties šajā stratēģijas izstrādē. To es arī uzsvēru tieši te arī atlasē, ka vajadzētu būt arī pieredzēji strateģiskajā virzībā un stratēģijas plānošanā. Ja ne tikai izpildēt, bet es tieši gribēju, lai ir cilvēks ar pieredzi, kas redz šo skolas attīstības stratēģiju, māk izstrādāt un māk iesaistīties. Un tad to mēs droši vien precizēsim, Edgar, kādā statusā viņi ir. Droši vien es arī nemācēšu pateikt pēc laikiem. Tad mēs sazināsimies. Jā, lūdzu, Terēza, lūdzu. Jā. Paldies par pievienošanos. Jautājums personāla daļas vadītājai. Sakiet, lūdzu, ja gadījumā jums būs vairāk kandidāti, kur sasniegs šos maksimālos punktus, ja, pēc vērtēšanas skalas.
vai ir plānots viņus arī virzīt pēc tam tālāk uz kaut kādu ārējo šo te vērtēšanu, tā kā piesaistot kaut kādus ārējos arī vērtēšanas eksperts? Nē, tā plānots nav nolikumā. Tieši šāda procedūra nav paredzēta. Tātad ir nolikums paredzēts, ka konkurss notiek divās kārtās. Viena ir dokumentu atlase un atbilstības pārbaude. Otrā kārta ir šīs te darba intervijas. Un tālāk ir noteikts, ja vairāki pretendenti ir saņēmuši vienādu novērtējumu, tad priekšrocības ieņemt amatu pretendenti, kurš veic līdzīgi amatu pienākumus un iegūst lielāku punktu skaitu par profesionālo pieredzi. Un nepieciešamības gadījumā komisija var noteikt arī atlases noslēguma kārtu, vienojoties par noslēguma kārtas norisi. Un tur var būt gan atkārtotas intervijas, gan praktiskie uzdevumi, gan arī, ja nepieciešams, šīs te kompetenci intervijas, kā mēs esam arī veikuši ar citiem augstākā līmeņa amata pretendentiem. Tā kā tādas iespējas paredzētas ir, neesam sasējuši sev rokas un pateikuši, ka tikai tā var darīt un vairāk nekā savādāk. Es arī gribētu par to komisijas sastāvu. Vai bija domāts arī piesaistīt, varbūt tāds, ja mēs nevaram piesaistīt šo atlases kompāniju kā ekspertu, toreiz mums bija. Nē, mēs esam jau iepriekšējās reizes sazinājušies ar Izglītības valsts kvalitātes dienestu, un visi viņi saka, ka tā ir pašvaldības uzdevums ir šos iestāžu vadītājus atlasīt, un viņi vairs nepiedalās. Kādreiz viņi brauc un Nē, bet eksperts jau nav tikai tur. Ekspertu noteikti mēs varam skatīties, piemēram, uzrunāt kādu kā bez balstiesībām, mēs to esam darījuši. Bez balstiesībām. Bez balstiesībām arī. Bet Jā, to mēs tieši tāpat kā iestādes padomu varam pieaicināt. Mēs pieaicinājām. Jā, mēs toreiz pieaicinājām. Es arī skatos uz šobrīd viņš vairs nav, bet uz vienu pieredzējuši ģimnāzijas vadītāju, kas šobrīd ir vispārējās izglītības departamenta vadītājs, un kas arī, manuprāt, labprāt bez atlīdzības varētu piedalīties, dot savu profesionālo pieredzi, varbūt. Manā ieskatā tāds skats no malas un tāds varbūt tās vairāk mēs tos ekspertus, kas ir reāli cilvēki, kas strādājuši, manuprāt, par šādiem amatiem. Viņš redzēs varbūt plašāk šo lauku, es tā gribētu teikt. Padomājam arī līdz šai jautājums mums iet uz Finanšu komiteju arī. Vai mēs pat taisno viņu liekam uz domas sēdi, ja? Tas nav nepieciešams uz Finanšu komiteju. Precizēsim, tad līdz domas sēdē es ieteiktu kolēģiem no komitejas padomāt par labāko variantu. Tātad noteikti akceptējums ir šis par skolas padomas pārstāvu. Es arī izteicu vēlēšanos, ka es arī kā izglītības komitejas vadītāja labprāt arī bez balss tiesībām labprāt piedalītos atlases procesā, ņemot vērā arī pieredzi skolā šajā strādājot par vecāku padomas vadītāju. Tā kā, jā, un vēl man ļoti gribētos eksperti no malas, kas varbūt, tā teikt, zina to drēbi no iekšas skolas direktora amata. Ja es varu papildināt par šo te atlases komisiju, tad iespējams varam domas lēmumā noteikt, ka komisijas priekšsēdētājs ir pilnvarots pieaicināt komisijas sastāvā, nenorādot šajā lēmumā projektā jau konkrētus vārdus, uzvārdus, kaut kādas institūcijas, kas kam te jāpiedalās. Komisijas priekšsēdētājiem ir šādas tiesības tad pieaicināt, tad to kā doma arī pilnvaro komisijas priekšsēdētāju. Jo pieteikšanās termiņš ir garš, jo normatīvais akts nosaka, ka pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 20 dienām, ievērojot to, ka tagad arī ir gaidāms 4 jau brīvdienas, kas ir svētku dienas, tad nolikumā ir noteikts termiņš pieteikšanās 20. aprīlis. Kamēr apkopo, protams, skatoties, kāda būs interese, bet kamēr apkopos šos te pieteikumus, kamēr tās intervijas, tur šodien ir 1. aprīlis, tās intervijas varbūt būs maijā, ja mēs tā ierakstīsim konkrēts vārdus, uzvārdus, tad man varētu gadīties, ka cilvēks netiek nemaz tajā maijā, ja? Līdz ar to nevajadzētu ieteikt, ka nerakstīt šos uzvārdus, ja? Droši vien uzvārds ne, bet viņus arī mēs piecinām bez balstiesībām, līdz ar to viņa tā dalība ir, tā kā, varbūt tās vēlama, bet ja viņš netiek, tad tas jau neapstādinās komisijas darbu, es domāju. Tad es papildināšu šo vienu punktu, jā. Lai vai kā,
Manā ieskatā, jo vairāk cilvēku un viedokļi, šajā gadījumā es arī piekristu, ka ir balss tiesības jauni cilvēki no malas, ja, kas var pateikt savu viedokli vai uzdot kādu jautājumu, un šis process, manuprāt, arī padara nedaudz demokrātiskāku arī šo atlases procesu. Vai ir vēl kādi, Terēza Uksa, lūdzu, vēl jautājums? Man precizējoši jautājums. Es saprotu, ka nolikums mums ir jāapstiprina arī domas sēdē. Ja mēs jau pirms domas sēdes sludinām konkursu, 20. aprīli vienkārši minēju. Varbūt tad es esmu pārskatījis pēc 20. maijam. Jā, Paldies. jā, paldies. Jā, pēc 20. maijam, jā. Vai ir vēl kāda precizējuma attālināt nav kolēģiem? Tad es rosinātu atbalstīt šo lēmumu projektu. Viss notiek. Tad visi 8 deputāti ir atbalstījuši. Paldies! Virzam uz domas sēdi šo lēmumu projektu. Kā nākošais jautājums mums ir informatīvais ziņojums par vasaras nodarbinātību, kas arī ļoti gaidīts jautājums un iedzīvotājs ļoti interesē, kāds ir iespējas mūsu jauniešiem šogad strādāt mūsu novada pašvaldībā. Ziņotājs ir jaunatnes lietu darbinieks Keila Veismane. Jā, sveiki, paldies. Keila, es atvainojos, deputātam jautājums? Ne jautājums, man varbūt tāds precizējums par tiem informatīviem ziņojumiem nākamajiem 4, varbūt cenšamies iekļauties kaut kādās minūtēs, 5 no ziņotāju puses. Jā. Jo tas tam būs diskusijas. Diskusijas, jā, mēģinām, laikam 5, maksimāli 7, tas jau daudz, jā. Stēminēts. Jā, tad saistībā ar vasaras brīvlaiku došanos aktuālais jautājums jauniešu nodarbinātība. Tad attiecīgi jaunietis var pieteikties šeit nodarbinātībai vecumā no 15 līdz 20 gadiem un, ja iegūst, respektīvi, izglītību. Tad pašlaik ir iesniegts saraksts NVA no tā, kas tika apstiprināts no darba vietu pieteicējiem un gaidām apstiprinājumu no NVA par vietu skaitu un iespējām. Un tad attiecīgi līdz 24. aprīlim arī norisināt pašlaik atvērtās durvis šīm te iestādēm, kur arī vēlāk tad attiecīgi viņiem jāpaziņo zināmais jaunietis. Un tad šie te vadītāji tiek pārbaudīti, dati tiek koriģēti, ja ir kādas izmaiņas veiktas. Un arī aprīlī NVA, ja kāds jaunietis nav ticis izvēlēts šeit pieteiktajai vietai, publicē vietu sarakstu ar pieejamām vietām vēl šiem jauniešiem, kuri varbūt nav izturējuši šo te konkursu norādītajās vietās. Un tad, attiecīgi, jau no 5. marta jaunietis piesaka savu darba vietu pēc vadītāja norīkojuma, ko tad viņš saņems no NVA portāla, tur reģistrējoties. Un tad, attiecīgi, no 1. jūnija līdz 31. augustam ir nodarbinātība, kur viens jaunietis var būt nodarbināts no 1 līdz 2 mēnešiem. Arī papildus sīkāka informācija, protams, pieejama NVA portālā, kā arī var viņiem zvanīt un sīkāk jautāt. Un par nodarbinātību, kā redzam, līdz 17 gadu vecumam nepilngadīgie jaunieši, kā mēs visi zinām, tiek nodarbināti 7 stundas dienā, pilngadīgi 8. Līgums slēdz ar iestādēm un izņēmuma gadījumā tie iet caur mūsu personāla daļu. Mēneša alga nedrīkst būt zemāka par minimālo, kā tas ir noteikts, un darba vadītājiem tad attiecīgi tiek izrunāti visi norīkošanas nosacījumi. Un arī šie te darbinieki, mūsu jaunieši tiek vadīti cauri drošības instruktāžām un uz viņiem attiecas viss tas pats, kas uz parastu darbinieku. Un tad par vietām, kas ir aizsūtītas dotajā brīdī uz NVA, no Robežu pagasta tās ir 21, no Garkalnes 15 un Vangažos tās ir 28, Stopiņos tās ir 29. Kopā mums ir 20 iestādes ar 93 iesniegtām darba vietām NVA. Kā arī visi ir pieteikuši savas atvērtās durvis ar jau norādītiem datumiem un arī kontaktpersonām un nozarēm. Tas arī viss. Paldies par ziņojumu. 93. Jā.
daudz, jā, ļoti labi. Nē, paldies pašvaldībai, jo pašvaldība palielināja šo finansējumu, kas iepriekšējos gados bija 54,000 un šogad sastāv vairāk kā 80. Ļoti labi, un es priecājos arī, ka mūsu pašvaldību iestādes ir atsaukušās šīm darba vietām. Man ļoti patika departamenta darba vietā, amata vieta, projekta asistents. Tas jau ir tāds nopietns. Vasaru, jo jauniešiem šobrīd ir aptvērti vakardien pēdējos metrus likām digitālajām projektām un ir atvērti 4 jauni projekti, kuri visi ir vasarā jāuzsāk, sākot ar nodarbina brīvprātīgo darbu, projektu darbu, tātad stratēģijas izstrādi, proti un dari, un tātad 4 projekti jauniešiem jauni, un tātad šis darbinieks vasarā būtu tas, kas palīdzētu šo jauniešu darbu tieši, tur vairāk tādi tehniskie darbi, bet mēs tiešām ceram, ka tādu vasarā, jo pagājušā gadā mums bija, un ļoti labas atsauces gan no paša darbinieka, gan arī no darbiniekiem, ar kuriem viņš strādāja, tāpēc mēs ļoti ceram, ka viņš šogad arī. Tādā mēs izmantojam departamentu. Jā, pirms es dodu Luīzi, es redzu, jā, ka jūs gribēsiet, jā, droši. Bet tātad, respektīvi, kas mums šobrīd ir ar informāciju? Viņa jau ir pieejama mājaslapā, visi jau zina, kad ir šīs, viss ir mums nopublicēts, ir pieejams iedzīvotājiem. Labi, paldies. Un es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka man ļoti patīk departamentu šīs uzstādījums, ka mums ir palielināt šīs arī darba vietas jauniešiem, jo tieši līdzīgi kā šodien mums ir arī krietni vairāk ēnas, kā iepriekšējā gadā mums ir 15 ēnotāji laikam kopumā, kas arī priecē, un šādā veidā mēs arī iepazīstinām mūsu jauniešus arī ar mūsu novadu, arī ar profesijām un arī sekmējam šo arī profesionālo varbūt kādu karjeru. Jā, tas ir ļoti labi. Jā, lūdzu, Luīze, Jānei vārds. Paldies liels par pārskatāmo prezentāciju. Veiksmi vasaras nodarbinātības koordinēšanā, tas ir apjomīgs darbs un izturība. Man tāpēc uzreiz rodas jautājums, vai departamentā jau ir noteikta atbildīgā persona, kas koordinē šo vasaras nodarbinātību, ņemot vērā to, ka galvenā jaunas lietu speciālisti ir pārtraukusi darbu. Jā, mums ir šobrīd pagaidām mutiska vienošanās, tā mums būs Anna Liena Lokāni, jā, viņi ir piekritusi, viņai bija pieredze arī cēsīs, strādājot ar jaunu speciālistu, jā, viņi jau ir piekritusi, un šodien vēl mums atkal notiek otrās stūras pārunas par amatu galvenā jauniešu speciālistus, tad vēl pēc šīs komitejas došos uz atlasi vēl pretendenti, tā kā mēs ļoti ceram, ka arī atradīsim cilvēku, kurš būs galvenais jauniešu speciālists. Paldies. Jā, lūdzu, Lauris Ēbērts. Paldies. Es gribēju papildināt, ka skolas apmēram līdz 15. aprīlim saņems informāciju par iespējamām ekskursijām uz uzņēmumiem. Šobrīd ir izteikuši 4 uzņēmumi gatavību sadarboties. Vienošanās ar šiem uzņēmumiem, ka tās ir vismaz 2 vizītes gada laikā. Tātad no skola pati izveidos grupu un varēs doties, kur skolēniem būs iespēja iepazīties ar profesijām, kā strādā uzņēmumi un tam līdzīgi. Un maijā tātad ir šis viens plāns, un otrs plāns ir uz oktobru, tieši tad, kad ir profesionālās visas šīs karjeras dienas un tam līdzīgi. Tā kā tas arī klāt pie šī visa. Jā, tas ir arī ļoti labi, ka mēs arī šos uzņēmējus iesaistam, bet vai mums ir kāda informācija, cik uzņēmēji, cik aktīvi uzņēmēji mūsu novadā arī nodrošina šīs darba vietas, jo tas arī ir ļoti labs projekts manā ieskatā, jo viņi arī dabū finansējumu no Nodarbinātības valsts aģentūras, un, manuprāt, tas arī būtu ļoti tāds labs virziens, kur mums strādāt. Ar jaunatnes vietu speciālistiem izveidojām prezentāciju un tikšanos ar NVA virtuālajā vidē, kas ir pieejama uzņēmējiem. Attiecīgi uzņēmējiem tika izskaidroti visi nosacījumi, kas ir nepieciešami un kas ir jādara, lai varētu skolēnus uzņemt. Un attiecīgi aktuālu informāciju mēs iegūsim no NVA, jo pieteikšanās notiek caur NVA. Mēs tikai varam palīdzēt ar informācijas plūsmu šajā jautājumā. Jā. Bet es nav. Jo manā ieskatā vispār, ņemot vērā arī Latvijas situāciju, kur mēs esam, un mums vispār kopumā jādomā uzņēmējdarbības virzienā, jo kur ir tie dati, kad 40% uztur 60% ierēdniecību. Tā kā
uzņēmēju darbības virziens ir ļoti svarīgs arī jaunajiem skolēniem, vai tās ir mācību šie uzņēmumi vai sadarbība tādā veidā iepazīstot profesijas tieši reāli ar uzņēmējiem, ir ļoti svarīgs, un mēs varam būt ļoti proaktīvi mūsu pašvaldībā un kā viena no tādiem pionieriem darboties, manuprāt, veicinot šo uzņēmēju darbības pratību arī caur skolām, manuprāt, tas ir ļoti labs virziens. Jā, tāpēc arī šie soļi tiek veikti, lai skolēnos radītu interesi, ka viņi tiekās ar uzņēmējiem, ka viņi tiekās uzņēmumos un skatās profesijas un tam līdzīgi. Es domāju, ka šo mēs attīstīsim tālāk, lai skolēniem pēc iespējas vairāk būtu iespējas iepazīties tieši ar pašu uzņēmēju darbību un ar pašiem šī darba darītājiem. Vai kolēģiem ir vēl kāds, Terēza Luks, lūdzu? Man jautājums, sakiet, es vienkārši neesmu sekojis līdz, vai NVA arī sēdz kaut kādu šo daļu, jo kādreiz viņiem bija tā programma, kad 50% sēdz NVA un 50% maksā darba devējs, kad nodarbina šos jauniešus. Jā, tādēļ jau mums ir iespēja 93, jo sadarbībā ar šiem 80,000 mēs nevarētu 93 darbiniekus pilnībā nodrošināt. Sēdz pašvaldība un sēdz pašvaldība, sēdz NVA un pašvaldība vēl līdzfinansē sadarbībā ar NVA darba vadītājiem arī finansējumu. Tas nav liels, bet arī šādu papildus finansējumu šī darba vadītāji saņems. Jā, jo tādēļ mēs arī šobrīd vēl gaidām no NVA apstiprinājumu visām šīm 93 vietām, kuras mēs esam pieteikuši. NVA ir speciāla darba grupa un speciāla komisija, kur izskata šos pieteikumus pašvaldību, un tad noteiktā laikā apstiprina. Šobrīd mēs vēl gaidām šo apstiprinājumu. Bet ļoti ceram, ka viss būs pozitīvi. Es ceru, ka viss būs kārtībā, ka negadīsies kā pāris gadus atpakaļ pašvaldības gadījās. Jā. Labi, vai ir vēl kāds piebildes par šo? Paldies departamentam par šā jautājuma virzīšanu. Tiešām priecēs šis darbs, ko esat paveikuši. Paldies. Virzīsimies pie nākošā jautājuma. Informatīvais ziņojums par izglītības aktivitātēm, speciālo programmu, licences pašvaldības pirmskolas piepildījums, 1. un 10. klašu provizoriskais skolēnu skaits. Tātad te mums būs ziņojums no departamenta Arta Lēnerte ziņos, un nebūs Sanita, jā, Sanita tātad Tīberga ziņos, departamentu vadītāju, un nākošais arī jautājums ir secīgs, mums būs 2 ziņojumi no Robežu vidusskolas un no Lūbraks vidusskolas, tātad par iespējām mācīties mūsu vidusskolās. Tā kā šie 2 jautājumi būs secīgi un saistīti. Jā, lūdzu, Sanita, tā jums izdevās dalīties ar ekrānu. Kamēr meklēju prezentāciju un uzlikšu, es jau izstāstīšu īso to, kas nav prezentācijā, lai jūs būtu arī informēti. Šobrīd 3 izglītības iestādes ir lūgušas saskaņot speciālās izglītības programmas. Tad mēs pirmskolas izglītības iestāde Jancis un pirmskolas izglītības iestāde Annele lūdzu saskaņot izglītības programmu ar bērniem ar valodas traucējumiem. Tad tā programma 5.5 saucamā un Stulpiņu pamatskolas izglītības iestāde lūdzu saskaņot speciālo izglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem. Tātad mēs no savas puses saskaņosim. Tālāk jau izglītības iestāde sadarbībā ar licencēšanu lūgs licencēt šīs programmas, lai no 1. septembra mūsu 3 izglītības iestādēs būtu papildus šīs programmas. Tad licencējot programmas, mēs iegūstam arī papildus atbalstu. Mēs iegūstam papildus atbalstu, mēs iegūstam finansējumu papildus un daudz dažādus tādus. Protams, arī papildus uzdevumus, bet līdz ar to ņemot vairāk kā pašvaldībā palielinot bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām, to mēs redzam arī pēc pedagoģiskas medicīnas komisijas šiem datiem, tad mēs tātad atbalstam parasti un arī skolas ir gatavi strādāt. Jo tieši ar valodas traucējumiem abās pirmskolas izglītības iestādēs ir palielinājies bērnu skaits.
Un skatoties no tās nepieciešamības, tātad mēs atbalstam šādu programmu licencēšanu. Šobrīd programmu licencēšana sastāda aptuveni 700 eiro, bet izglītības iestādēm šī nauda ir viņu budžetos, līdz ar to papildus līdzfinansējums nebūs tik nepieciešams. Jā, un man priecē tas, ka mēs domājam šai virzienā, mēs esam par iekļaujošu izglītību. Un šodien arī tagad cīmojoties Mangažos, jā, laikam nepateicu, tad sākumā atklājām jauno bērnu rotaļu laukumu, kas tiešām priecē par jauno infrastruktūru Mangažos. Un vadītāji iepazīstināja arī ar šo domu, tātad licencēt šo programmu un pastāstīja, kā viņi viņu organizēs. Man ļoti patīk, ka jau proaktīvi vadītājiem ir izpratne par ieguldījumu pirmsskolā, tad respektīvi, cik daudz mēs varam ieguldīt, un pēc tam, kā tas var nākt par labu atkal nākošajos izglītības posmos tieši skolā, jo preventīvi mums tiešām jāinvestē maksimāli, jāpalīdz bērniem pirmsskolā, lai pēc tam viņiem tātad būtu vieglāk iekļauties arī skolas vidē. Tā kā tas tiešām priecē arī šī vadītāja tāda izpratne un arī izglītības iestādes pedagoģiskā sastāvā tāda šī domāšana pareizā virzienā, tā kopumā. Tiešām prieks par mūsu speciālistiem. Izdodās, Anita, ne? Varbūt mums ir vajadzīgs palīdzība no zāles. Jā. Viss ir kārtībā. Tātad aktuālās izglītības jomā ir ļoti daudz, bet šobrīd aktuālajā jautājumā mums ir tātad skaņu noslēgt. Jā, mums pievienojas vēl dažas tomēr skaņas. Jā, skaņu izslēdzums, Anita. Un te mums pievienojas arī priekšsādātāja dažām ēnām. Prieks redzēt jaunieši. Jums komitejā. Jā, paldies. Tātad par pirmajām klasēm tālāk būtiskākā informācija par, tātad sāksim ar pirmsskolām, tad šobrīd šeit jūs redzat apkopojumu par pirmsskolām, tātad cik katrā pirmsskolā ir grupa. Un arī pat pēdējā ailīte, kas varbūt mums ir šobrīd visaktuālākā, tā ir ailīte par to, cik audzēkņus uzņems katra pirmsskolas izglītības iestāde uz 1. septembri. Mēs redzam, ka kopējais audzēkņu skaits, kurš tiek plānots uzņemt, tie būs 325 audzēkņi. Nākamais, kas varbūt ir tāds būtiskākais, ko mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz deklarēti bērni rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tātad tās ir 776 un arī ir audzēkņi, kuri nav deklarēti, bet viņi gaida rindā uz mūsu pašvaldības izglītības iestādēm. Ar sarkanu jūs redzat, ir upes vai pamatskolu vai zvaigznīti, tā ir viena grupa, grupa Kamenītes, kura ir gatava atvēršanai, bet šī atvēršana ir plānota no septembra, līdz ar to 25. Mēs varētu iestādi var tūlīt, bet esam izvērtējuši visu pārunu projektu, un šī grupa tiks atvērta no 1. septembra. Kuru vecumu bērni tie būs? Tie būs pēc nepieciešamības, bet provizoriski tie būs mazie bērni. Jā, tas ļoti labi. Jā. Tad, šī ir vieta, un nākamais ir tas, ka ir informācija, ka pašvaldība šo neturpinās telpu nomu ar pirmsskolas grupu nodrošinājumu valodēs. Līdz ar to Lūgavas pieminītē, ja sākotnēji bija plānotais, ka tie varētu būt audzēkņi 80, tad šobrīd tie būs 50 audzēkņi. Ja? Bet ņemot vērā to, ka upes lejās atkal būs jauna grupa, tas ir viena pagasta ietvaru, tas varētu līdzsvaroties. Tas ir par pirmsskolu. Jā, lūdzu. Jā, cik negribē. Jā, vienkārši dokumentējot šiem informāciju, mēs bijām apsakot kopā ar komitejas vadītāju un ar priekšsēdētāju vietnieci un vēl izpildirektoru arī tieši Karlsona telpas. Attiecīgi, tāpēc, ka arī pašvaldībā bija saņemts arī iesniegums par līgumu pagarināšanu, jo šogad arī beidzās līgums. Jāsaka, ka situācija attiecīgi konkrētajā iestādē vēlējās kopumā arī droši vien labāku situāciju vai apstākļus pašā Karlsonā kopumā.
Un, ja skatoties, ja mēs tur gribētu nodrošināt arī kvalitatīvu pirmsskolas izglītības darbību, tad mums būtu nepieciešams arī saprast, ka nepieciešams arī vairāk arī ieguldīt arī tieši līdzekļus tieši remonta darbiem, attiecīgi arī vides pielāgošanai, lai pirmsskolas izglītības process būtu mūsdienīgs un atbilstošs arī bērnu vajadzībām. Arī bija saņemts iepriekš arī sūdzības arī no bērnu vecākiem tieši par Karlsonu. Līdz ar to izvērtējot, arī skatoties tieši tos datus, ko tiecīgi šobrīd tikko minēja Sanita, tas ir tikai tāds loģisks, likumsakarīgs solis, ka mēs pārtraucam attiecīgi šo sadarbību, bet vienlaicīgi nodrošinam arī vietas bērniem, piemēram, tā pašās arī Upeslējās, kur mums ir brīvas telpas, kuras mēs varam vēl arī potenciāli arī pielāgot arī pirmsskolas izglītības vajadzībām. Tas tāds vienkārši komentārs no manas puses, kas ir tik cerēts. Jā, es varbūt papildināšu, jā, tiešām tās telpas, varbūt mēs vēlētos labāks un kvalitatīvāks mūsu iestatā, un viss, kas šobrīd tad neturpināt, tas ir loģisks solis, bet es gribēju piezīmēt arī, ka tur ir divas pirmskolas, tur bija mūsu tā kā pašvaldības daļa, un tur arī ir privātais šis pirmskolas iestāde, ja, kur turpina darbu, tā kā arī vecākiem, kuri vēlēsies, apmeklēt, tur arī mēs nodrošinām arī šo atbalstu. Ja, tā kā nav tā, ka valodzēs viss tiek aizvērts. Ja? Jā, un šodien notika vēl saruna par pirmskolas izglītības iestādi pienenīt vadītāju. Tad darīt par to, kā samazinoties šīm divām grupām, samazinās arī darbinieku skaits. Tātad tiks rakstīts iesniegums par štatu samazinājumu. Bet reāli darbinieki atbrīvoti no darba tiks tikai viens darbinieks, jo pārējo darbinieku noseks vakantās darba vietas, kurš šobrīd ir pieminēta. Jā. Ja, tātad tikai viens darbinieks ar vienu tiks lausts, visticamāk darba līgums. Bet vajag izvērtēt, varbūt, ja tas ir kāds pedagoģiskais. Nē, tas nav pedagoģiskais, tas ir uz nepilnu slogu, bet jā, tur nebūs pārējie darbinieki gan pedagogu palīgi, gan skolotāji darbu varēs turpināt, jo šobrīd iestādē ir vakances. Tas ir pēc galvenās. Jā, paldies. Bet štata vietas kā tāda samazināsies. Jā, Nimlēpsim, jautājums. Jautājums Upesleju sāk, pirmskolas izglītībā tur nāc klāt kaut kāds štata vietas, ja? Jā, bet tur nāks klāt tikai pedagoģiskās, jo tehniskā štata vietas tur ir pietiekami. Un pedagoģiskās arī būs atkarībā no tā, cik būs 5-6 gadīgie, tad daļa no tā noteikti tiks finansēta no valsts mēnetācijas. Pašvaldības līdzfinansējums varētu nenotikt. Jā, Terēzē Uksē jautājums. Man jautājums par tām brīvajām vietām. Uz kuru dienu ir tie dati par tām 112 brīvajām vietām? 17. marts. 17. marts. Jā. Sakiet, tās brīvās vietas, kādās vecuma grupās ir? Viņas ir ļoti dažādās, ļoti daudzas brīvās vietas ir 5-6 gadīgo vecuma grupās. Un tās ir tās vecuma grupas, kurās šobrīd vecāki nav, ņemot vērā marta, aprīļa, maija mēnesi, viņi nav gatavi uz 3 mēnešiem mainīt to vietu. Viņi vēlas pabeigt izglītības iestādi, bērns to, kur ir uzsācis. Līdz ar to šīs vietas šobrīd, jā, vēl varētu būt. Viņas ir, lielākās daļa ir šī 5-6 gadīgie. Un tā uzņemšana, kas plānojas ar šī gada septembri, tie visi ir mazie bērni, vai tur plānojas arī dažādi? Gan mazie bērni, gan papildināt esošo grupu skaitu, un arī iestādēs rotējot ar grupām, mainot telpas, lai varētu skatīties, kurās telpās vairāk bērnus var uzņemt. Bet ir viena problēma, ar kuru mēs saskaramies jau vairākus gadus pēc kārtas, ka tie bērni, kuriem šogad, būtu jābeidz bērndārs, viņi saņem. Ir nepieciešamība vēl vienu gadu atkārtot mācības, un līdz ar to ir informācija, ka dažos no bērndārziem tās varētu būt pat 10 līdz 12 bērni, tie varētu būt 10-12 bērni, kuri paliks vēl vienu gadu bērndārzā, līdz ar to uzņemt varēs mazāk bērni. Bet to iestādes varēs zinās tikai aprīlis, mājas, jo bērnu vecāki vēl nes izziņas no speciālistiem, ar kurām ir tiesības turpināt mācības vēl vienu gadu pirmskolas izglītības iestādē.
Jā, šodien es gribēju tieši teikt par šo, manuprāt, 10, 12 vienas pirmskolas, tas ir daudz. Mums noteikti vajadzētu šo jau jautājumu vērtēt, skatīties. Tur ir iemesli, kāpēc mēs saprotam, bet jāvērtē arī departamentam proaktīvi. Droši vien mums jābūt datiem, lai mēs varētu iesaistīties, jo cik saprot arī no vadītājiem, ka tur arī ļoti liels vecāku darbs. Ne tikai tas, ka viņi aizved uz pirmskolu un ir šiem bērniem, teiksim, nodrošināts šis atbalsta personāls un mācības, bet arī ļoti liela vecāku līdzatbildība šai jautājumā, lai palīdzētu bērniem apgūt nepieciešamo vielu. Tā kā mums arī zināmā mērā jābūt proaktīviem, lai mēs veicinātu un šie bērniņi pēc iespējas būtu mazāk, kam ir jāpaliek uz otru gadu. Bet ļoti bieži, ja mēs pasakojam tam līdzi visbiežāk, viena daļa ir, protams, mācību grūtības un tāda, bet otra daļa ir tas, ka bērni un vecāki un arī atbildīgās institūcijas piekrīt tam, ka ja bērns no 7 gadu vecums sasniedz decembrī, novembrī, tad viņi uzskatīt, ka viņš nav fizioloģiski vēl gatavs septembrī uzsākt ar nepilnīgi 7 gadiem. Šeit tas ir reizēm ļoti daudz ir atkarīgs no tā, kādi tie dzimšanas datumi ir sakrituši tajā katrā no iestādēm. Bet, protams, mēs esam sadarbībā ar izglītības iestādēm, ar pedagoģisku medicīnisko komisiju, un tādēļ arī tas, ko pirmais jautājums, ko es sāku par šīm speciālajām programmām, arī tas būtu tas, kas palīdzētu, jo šeit būtu papildus valodu nodarbības tieši šiem bērniem, kam tas ir nepieciešams. Jā. Vienkārši man nedaudz liekas, ka ir daudz, es nezināju, bet tā ir tendence pēdējos gados vispār Latvijā vai visur, jā? Jā, tā ir tas. Paldies. Terēzē, Luksē, vēl jautājums? Man vēl viens precizējošs jautājums. Ja mēs paņemam pirmo pirmskolas izglītības iestādes Kudrīgas, tad, ja es pareizi saprotu, tad mums ir 11 brīvas vietas, rindā ir 60 bērni, un mēs plānojam uzņemt 46, tad mūsu tās 11 brīvās vietas vēl aizvien paliek? Nē, tas ir nosedzot. Tas ir nosedzot kopā ar tām brīvajām vietām, ir tie 47. Jā, paldies. Es vēl gribēju varbūt precizēt, tā rinda ir visi tie potenciāli, kas tiešām vēlās nākt, vai tie ir vēl vecāki, kuri neplāno nākt un jau izvēlējušies šīs privātās, bet atrodas rindā, jo mums tie noteikumi bija iepriekš. Jā, šeit vēl ir tie, kuri ir rindā, tāpēc, lai saņemtu šos brīvās iniciatīvas atbalstu, bet ļoti ceram, ka stājoties spēkā jaunajiem saistošiem noteikumiem, kad viņiem vairs nevajadzēs būt rindā, tad šis skaits noteikti būs jau reālāks skaits, nevis tas, kas ir pēc dokumentiem nepieciešams. Jā, tā kā. Šis, ko mēs debatējām ar izglītības komitejas par saistošiem noteikumiem. Jā, paldies. Paldies. Par pirmskolu. Nākamais ir informatīvais par 1. un 10. klašu uzņemšanu. Tātad šeit jūs redzat visas izglītības iestādes, kurās notiks 1. un 10. klašu uzņemšana. Tad mēs redzam plānoto klašu skaitu. Un plānot arī skolēns. Un, ja mēs skatāmies pašu pirmo aili, tad tie ir dati uz šodienu. Uz šodienu apzvanījām visas izglītības iestādes un noskaidrojām, cik tad pieteikumi ir saņemti uz pirmajām klasēm. Tad mēs redzam, kāds ir šis pieteikumu skaits. Un redzam arī, cik audzēkņus uzņem. Šobrīd virs pieteikto audzēkņu skaita mums ir 2 skolās, tikai tie ir Bērģi un Ulbruka, bet tas skaits arī nav tik liels, lai mēs šobrīd teiktu, ka tas ir. Pieteikšanās ir atvērta līdz 15. augustam, aprīlim, atvainojos, 15. aprīlim, tad tiks pārbaudīti dati, un tad jau tālāk arī vecāki tiks informēti par bērnu uzņemšanu pirmajās klasēs. Upslais arī mums. Nē, es skatos dārstu. Jā, Upslais varēs. Par Upslajām un Ulbruku pēc pagājušā gada pieredzes var teikt, ka šeit ir ļoti daudz dublējošie bērnu iesniegumu. Vecāki iesniedz uz šīm abām skolām un reizēm vēl 3. pietiek klāt bērnu skolu. Vismaz pagājušajā gadā tādi bija vairāk kā 40 bērni, kuri bija visās 3 izglītības iestādēs pieteikušies.
Es laikam vienu precizējuši, pirms došu vārdu kolēģiem, par Garkalni. Garkalns mākslas vispārējais pamatskola, tagad šobrīd pieteiktais ir 20, plānotājs ir 40, bet komplekts ir 1. Tur ir druks. Es tieši tāpēc domāju, jā. Tātad, kurš man bija pirmais uz jautājumiem? Jānis, lūdzu. Mēs redzam vai neredzam šobrīd vēl no šiem, kas ir pieteikti, cik mums ir deklarēti vai nedeklarēti? Tas būs pēc 15. aprīļa, kad izglītības iestādes departamentam nosūta audzēkņu skaitu un departamentā darbinieki pārbauda pēc deklarācijas. Bet šī te varētu būt visi, kas ir šobrīd pieteikuši, un tā skaitā tur būs arī nedeklarēti. Okay, jā. Vai ir vēl kolēģiem kādi jautājumi? Jāskatās arī turpmāk par šiem resursiem, arī par tiem konfliktiem. Manā ieskatā, ja ir divas klases, tad tas tur tāds labs līmenis arī sadalīt. Varbūt par izglītības līmeņiem sadalīt klasēs un pēc tam atkal, pēc tam tajās mazajās grupās. Jāskatās, man ir turpmāk, kā mēs veidojam, kur, jo laikam Stūpīņu pamatskolā viens konflikts, tur telpas nav, tāpēc arī viens, kas man liekas, atkal nevaram dalīt, varbūt tās arī divas klases pa līmeņiem, kas man liekas arī ļoti labi. Vismaz pedagogi saka, ka jau var uzņemt un sadalīt jau kaut kādos līmeņos, tad mēs varam mērķtiecīgāk strādāt uz šo izaugsmu katrai klasē. Vai ir kādi vēl jautājumi kolēģiem? Man liekas, ļoti labi, paldies departamentam par ziņām, tā kā mēs arī pēc kādu laiku atkal aktualizēsim. Man ir jautājums. Jā, Marijas neredzēju, es atvainojos. Viss kārtībā, es zinu, ka nav viegli redzēt tajā zālē, viss kārtībā. Es gribēju, man ir priekšlikums varbūt uz nākamo. Būtu ļoti labi paskatīties, kādas vidusskolas programmas mēs piedāvājam mūsu skolās. Un paskatīties, vai mēs pārklājam visas jomas. Marija, tūlītās būs mums ziņojums. Es jau teicu, ka mums būs no... Jā. Paldies. Jā. Teiksim, paldies. Un šeit arī pēdējā attīkā jūs redzat arī plānoto skolānu skaitu, kas tiek plānot uzņemt 10. klasēs. Un tālāk jau par 10. klasēm par uzņemšanu. Tātad arī šajā ziņojumā, kas mums ir sagatavots, mēs esam sagatavojuši arī no mūsu puses jau, bet te jau viss ir tas, kas jau ir bijis un zināms. Es domāju, ka deputātiem Janai ir nosūtīts šis ziņojums. Tad palūkšu, lai Jāna deputātiem arī šo ziņojumu iedod, jo tad arī būs atbildes uz deputāts Marijas jautājumiem par groziem un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs jau gatavojām šeit, jūs redzat par skolu piedāvājumiem, kādi ir, un arī par uzņemšanām. Un vēl, pirms es došu jau vārdu tālāk iestāžu vadītājiem nākamajiem jautājumiem, gribu atgādināt to, kā pašvaldībā šogad 1. gadu notiks ne tikai tas, ka uzņemšana un šie virzieni, bet notiks arī atvērto durvju dienas. Tāda būs atvērto durvju diena gan Ropažu vidusskolā, gan Uldruks vidusskolā. Un uz šīm atvērtajām durvju dienām tiek aicināti ne tikai esošo vidusskolu audzēkņi, bet arī esošo pamatskolu audzēkņi. Un šobrīd notiek datu apkopošana, informācijas apkopošana izglītības iestādēs. Ja būs nepieciešamība, tātad arī par transportu nodrošināšanu, lai potenciāli audzēkņi, kuri gribētu mācīties Ropažu novada vidusskolās, vai no Uldruks vai Ropažu, varētu šo skolu apmeklēt un iepazīties ar to, ko tad skola piedāvā. Un šādas atvērtās durvju dienas mums ir 14. aprīlī ir Ropažu vidusskolā un 9. aprīlī ir Uldruks vidusskolā. Tad informācija, manuprāt, ir arī pašvaldības mājaslapā un informācija nosūtīta visām izglītības iestādēm. Paldies! Paldies par ziņojumu. Jā, tad prezentācija tiks nosūtīta. Un mēs varētu virzīties pie nākošā jautājuma, kas ir tātad informatīvais ziņojums par uzņemšanas noteikumiem 10. klasēs Ropažu vidusskolu un Uldruks vidusskolu. Es domāju, ka sāksim ar Nūru Pālu, kas ir attālināti. Vai mums ir iespēja Norai? Ir viss, jā. Labdien, es mēģināšu padalīties ar prezentāciju. Jā.
dalās ar prezentāciju, ja mums šogad bija arī tāds uzstādījums, ka maksimāli mēģināt arī, tā kā pareklamēt mūsu skolas, visiem, gan sociālajos tīklos, gan pašvaldības mājaslapā, gan veidojot šo arī atvērtās durvis, un mans rosinājums bija arī izglītības komitejā ziņot, lai mēs maksimāli piesaistītu labākos audzēkļus mūsu skolā. Lūdzu, Diktārs, jā. Jā, jūs šobrīd redzat prezentāciju? Jā, ļoti labi var redzēt un dzirdēt jūs. Jā, labi, paldies. Tātad mani sauc Nora Paulo, es esmu Ropažu vidusskolas direktori, kas mani nepazīst, un šodien es jums īsumā pastāstīšu par mūsu skolas piedāvājumu. Tie, kuri nav bijuši pie mums skolā, te jūs redzat pirmajā slaidā, kāda mēs izskatāmies. Skola ir ļoti skaista, ir renovēta pirms 8 gadiem, un mums ir skaistas, plašas, gaišas telpas, saulainas telpas, un, protams, mēs arī esam tā skola, kurai telpas jau sāk kļūt par mazu. Tātad, ko mēs piedāvājam vidusskolā? Vidusskolā mēs piedāvājam tātad 2 virzienus, eksakto virzienu un vispār izglītojošo virzienu, un tad īsumā pastāstīšu par katru no tiem. Vispār izglītojošā virzienā mēs piedāvājam mācīties padziļinātos kursus, kas ir saistīti ar angļu valodu, geogrāfiju un sociālām zinātnēm. Un visos virzienos tiek piedāvāts arī skolēniem apgūt projektu darbu, kas ir arī obligāts kurs jebkuram vidusskolas skolēnam. Papildus šajā virzienā mēs piedāvājam skolēniem izvēlēties arī specializētos kursus. Tie ir gan uzņēmējdarbības pamati, psiholoģija un projektu vadība. Savukārt, eksaktajā virzienā mēs piedāvājam padziļinātos kursus izvēlēties angļu valoda, matemātika, bioloģija, geogrāfija un sociālās zinātnes, un, protams, arī projekta darbs. Un kā specializētos kursus arī piedāvājam gan programmēšanas pamatus, uzņēmējdarbības pamatus, psiholoģiju un projektu vadību. Kādi ir papildus bonusi, ja mācās mūsu skolā? Pirmām kārtām, kā jūs redzējāt, mēs šobrīd uzņemam vienu 10. klasi, bet, ja skolēnu skaits būs, pieteikumu skaits un atbilstoši mūsu prasībām būs lielāks, mēs arī izskatām iespēju atvērt 2 10. klases. Ja? Bet mūsu tā priekšrocība ir tāda, ka mums ir neliels skolēnu skaits klasē, tātad apmēram 20-25 bērni. Tā ir individuāla pieeja, ko mēs varam nodrošināt vidusskolēniem. Mums ir ļoti labi tehnoloģiski aprīkota vide, un arī mēs lepojamies ar to, ka mums ir iekšēji pozitīva mācību vide un arī pozitīva komunikācija gan ar pašiem skolēniem, gan arī ar skolēnu vecākiem, ko mēs īpaši uzsveram un arī īpaši veicinam šo labūtību skolā. Mūsu skolā ir iespēja pilnveidot līderības prasmes, piedaloties gan ekoskolas aktivitātēs, gan arī Erasmus projektos un arī Nortus projektos. Tāpatās mēs jau vairākus gadus intensīvi strādājam pie tā un piedāvājam skolēniem mācību uzņēmumus veidot. Un uzņēmējdarbības kursā šis ir kā pat obligāta prasība, un ar ļoti lielu veiksmi mums skolēnu mācību uzņēmumi tiek izvirzīti arī ne tikai mūsu skolā, bet arī Latvijas mērogā. Pagājušajā mācību gadā lielus panākumus mēs guvām, un arī šogad skolēni piedalās dažādos bazāros, kas tiek organizēti Latvijas mērogā. Tāpat mums ir iespēja tātad nodarboties ar sportu, jo blakus skolai ir savienojošs koridors ar Ropažu sporta centru. Mēs piedāvājam stipendijas skolēniem par labām un teicamām mācību sekmēm, un arī ir pašvaldības līdzfinansējums autovadītāja apliecības iegūšanai. Kādas ir tās mūsu izvirzītās prasības? Teikšu nedaudz pieticīgas, bet mēs sagaidām no skolēna 10. klasē, ka viņa vērtējums tātad eksāmena priekšmetos nebūs zemāks par 40%, un arī eksāmena priekšmetos gada vērtējums nebūs zemāks par 5 ballēm. Savukārt padziļinātā mācību priekšmeta kursos, ko viņš būs izvēlējies, vērtējums gadā nebūs mazāks par 6 ballēm. Bet mums ir ļoti svarīgi arī mēs parasti ar katru skolēnu un ar vecāku vēl veicam arī individuālās sarunas, lai saprastu šī bērna motivāciju, mācīties, izskaidrojam, kā vispār noris mācības vidusskolā un kāds ir mācību saturs, un liekot saprast, ka ļoti liels darbs ir patstāvīgais darbs, kas skolēnam ir jāiegulda, un ka tas ļoti atšķiras no tā, kā skolēns ir mācījies pamatizglītībā. Nepieciešamie dokumenti.
Tie ir tie, kas ir noteikti ministru kabineta noteikumos, es tos varbūt nepārskaitīšu. Un 14. aprīlī mēs gaidām interesantus, gaidām arī viņu vecākus, ja ir interese, piedalīties mūsu skolas atvērto durdienā, kas mums saucas Slepenā misija vidusskola. Paldies par uzmanību! Paldies par ziņojumu. No mārketinga viedokļa, manuprāt, šis nosaukums ir ļoti pareizs. Rada tādu noslēpumainīgu mistēriju, man ļoti gribētos aizbraukt un paskatīties, kas tad jums ir. Paldies, direktor. Jā, par tiem bonusiem. Tas, ko es teikšu, droši vien nebūs populārs, bet manā ieskatā vispār, tā kā vidusskolām, ja mums būtu jācīnās par bērniem, tad mēs tās stipendijas, kā tādu atbalsta mehānismu varētu. Šobrīd mēs tā kā atbalstam ar šīm tiesībām, kuru es arī esmu saņēmis ļoti daudz pārmetumus no vecākiem, kuru bērniem nebija iespējas mācīties mūsu vidusskolas, tieši Garkalnas pagastā, bet kuriem mēs nefinansējam. Tas tā, lai saprastu to vienādu. Un manā ieskatā mums būtu jāinvestē vairāk aprīkojumā, nezinu, labākajos, teiksim, aprīkojumā, datoros, pedagogu varbūt piesaistē vairāk šis finansējums, ne jau jāmotivē skolēnu un celties agri no rīta, iet uz skolu. Tā stipendija, tas ir tikai mans subjektīvais viedoklis. Tā kā es jau aicināju, manuprāt, kolēģis arī padomāt par tām stipendijām, vai mums to vajag vidusskolā, jo domājot par visa novada jauniešiem arī, kas nemācās varbūt pie mums, priekšsēdētāji nāca ar ļoti brīnišķīgu ideju par to, ka mēs varētu arī veidot stipendijas augstskolu studentiem, tais jomās, kur speciālisti mums būtu vajadzīgi, piesaistot labākos, motivētākos jaunieši labām sekmēm, atpakaļ nāk pie mums strādāt. Tā būtu tāda ilgtermiņa investīcija, manuprāt, un ļoti pārdomāt. Kaut vai, piemēram, piesaistot palīgu personālu vai STEM jomu pedagogus, piemēram, ka mēs jau investējam speciālistos, kas nāk mums un dod mums atpakaļ to ar to. Manuprāt, šajā virzienā es teiktu, ka mums jāstrādā. Jūsu direktora viedoklis par stipendijām, cik daudz viņš ir motivējis, teiksim, tos skolēnus tikai stipendijas dēļ atnāk uz vidusskolu. Jo es šobrīd redzu, ka nav divas paralēli klases, tad tas nevarētu būt viens no motivatoriem, tāds pamatots. Jūs tikai viedoklis. Vai mēs labāk nodrošinām tādu motivācijas sistēmu, labi izstrādāt tie, kas labi mācās, tiem gada beigās iedodam, tā kā prēmiju. Kāds ir modelis, jūsuprāt? Ir domāts par šo, Nora, vai ne? Vai jūs man jautājat? Jā. Piedodiet, es sapratu, ka deputātiem jautājums. Tāpēc viss kārtībā. Jā. Ziniet kā, protams, ka mēs ļoti priecāsimies, ja šāds atbalsts pedagogu piesaistē no pašvaldības puses būtu, un mēs esam tikai par, mums ir skolotāji bijušie, kas ir pabeiguši robežu vidusskolu un atgriezušies šeit strādāt, tas būtu ļoti labs atbalsts, viennozīmīgi piekrītu tam, Vai uz jautājumu, vai ir vidusskolēni, vai ir papildinājies vidusskolēnu skaits tieši ņemot vērā stipendiju, domāju, ka nē, bet tas ir patīkams bonus skolēnam, viņam ir tieksme un viņš ir motivēts, jo naudai ir nozīme jaunieša dzīvē sasniegt augstāku rezultātu. Par to viņi domā. Tas nav viegli. Mums ir arī tā stipendija latiņa ir nedaudz pacelt uz augšu, novadā, nekā bija iepriekš. Un tā ir drusku cīņa viņam pašam ar sevi un, protams, arī konkurence tā ir. Un bonus nav slikts, es domāju, ka mēs, protams, priecātos, ja viņš paliktu, bet skolēnu piesaistē domāju, ka īsti nē, tas nepiesaista vairāk skolēnus. Jā, saprotu, jūs piekrītu, un jebkuram piemaksājot stipendiju, jebkurš droši vien priecātos, bet manā ieskatā vecākiem ir jābūt tie, kas motivē bērnu mācīties, un tādā ziņā. Bet, protams, jautājums ir atklāts, un droši vien Reka Luīzē ir par šo jautājumu arī savs viedoklis. Tāda piebilde veicot darbu ar jaunatnī, lai cik tas varbūt smieklīgi nebūtu, tad tieši šīs stipendijas, ko skolēni iegūst, ir tāds ļoti
aktuāls un biežs temats, par ko viņi paši savā starpā runā, tad tiešām tas viņiem ir tāda ļoti liela motivācija censties vairāk. Un kā jau direktori minēja, ka tas viņiem rada tādu savstarpēju konkurenci, savā starpā sacensties, iegūt labākus rezultātus un iegūšot lielāku stipendiju. Tā kā es noteikti esmu par stipendijām un domāju, ka jaunieši domā tāpat. Jā, nē, pilnīgi piekrītu, un droši vien tas arī ir viens no punktiem, bet mēs skatīsimies arī kā mēs iesim. Tas ir tāds atklāts jautājums, par ko es ieteiktu komitejas locekļiem padomāt, plusi mīnusi izvērtēt, jo es vairāk teiktu, ka šo finansējumu pārvirzīt uz šo ilgtspējīgāku attīstību tādā ziņā, bet jautājums būs atklāts arī par Jāni. Lūdzu, jautājums. Es no direktora sapratu, ka tā latiņa ir bijusi pacēlta salīdzinoši ar iepriekšējā. Es saprotu, šobrīd nav pārāk daudz mums tie stipendiju saņēmēji. Nē, mums nav pārāk daudz stipendiju saņēmēji. Varētu būt vairāk, bet, kā jau es teicu, tā ir cīņa pašam ar sevi un konkurence ir. Jā, pārāk daudz nav. Skolās? Ir no 40 skolēniem 20 saņems stipendiju. Tas ir diezgan. Nosvērā. Es prasīju, ka latiņa ir gana augsta, lai iegūtu, un līdz ar to arī, tas ir tāds iekšējs, kā arī būvīs, kad iekšējs motivators kā viens no, kas tik tiešām mudina iegūt labākus vērtējumus, vairāk sekot līdzi ikdienā, teiksim, šiem te vērtējumiem arī. Tā kā pēc būtības kā viens no noteikti. Kopumā tas gros pēc būtības atbalsts, kas skolēniem tiek dots, kas arī motivē būt. Jā, droši vien, bet es saku vēlreiz līdzīgi kā ar autoru vadītāju tiesībām, ka mēs motivējam mūsu novada, tā arī ar stipendijām. Un šeit es saredzu arī, ja mēs dodam citu novadu bērniem, tas varbūt nav īsti godīgi pret mūsu novadu nodokļu maksātājiem. Ja, un jautā, kāpēc jūs nedodat manam bērnam Rīgā. Šis ir tas, kur mums būs politiski jāizlēmj, lai būtu tāda godīga pieeja, maksimāli godīgi pret visiem nodokļu maksātājiem. Tā, un nākošā mums prezentācija ir par Ulbrakas vidusskolu. Es mēģināšu dalīties ar ekrānu. Teiksim, paldies Rokaša vidusskolas direktorē. Tas atliek. Piedodiet, es tik ātri arī nevar norentēties. Tas. Varbūt mums jāmainās vietām, mums būtu vērtāk no manas. Būs labi, ja? Arī kā tā var Jā, labi. Varbūt to rādīšu CD. Jā. Labdien, mani sauc Irina Kaldiņa, esmu direktora vietniece izglītības jomā Ulbrakas vidusskolā, un vidusskola ir mans kūrējamais lauks, tāpēc savu skolu prezentēšu pēc. Tā ir, mēs saucam savu skolu kā, tā ir tāda skola nākotnē, vieta, kur augt, sasniegt un arī iedvesmot. Un mēs ļoti lepojamies ar pagājušā gadā iegūto 5. vietu draudzīga aicinājuma reitingā lauku vidusskolu jomā. Un ļoti pateicamies gan saviem pedagogiem, gan arī absolventiem, kuru centralizēto eksāmenu rezultāti ļāva mums iegūt šo statusu. Ja drīkst tāda ironija, man patīk tas lauku vidusskola līdz 5 minūtes no Rīgas. Jā, bet mēs esam lauku kategorijā, jā. Tā, un, protams, nedaudz reklāmas. Mēs tomēr piedāvājam arī sabalansētu akadēmisku arī personāla attīstību. Uz STEM jomu. STEM jomu mums organizē Rīgas Tehniskā universitāte. Mums ir tā sadarbība, padziļinātie kursi notiek RTU un notiek RTU ar RTU mācību spēkiem. Tas ir uzreiz saistība ar augstskolu. Un tur mēs organizējam gan padziļināto ķīmiju, gan padziļināto fiziku. Protams, ciemojamies un ļoti cieši sadarbojamies ar citām izglītības iestādēm, arī gimnāzijām.
pieredzes apmaiņā, atbalsta personāla apmaiņā un tā tālāk. Mūsu skolēni ļoti aktīvi darbojās arī skolēnu pašpārvaldē, īpaši gan programmā Kontakts, gan arī Erasmusā. Par kontaktā mēs esam izveidojuši arī atpūtas telpu vidusskolēniem un pamatskolas lielāko klašu skolēniem savā skolā, kur viņi var pavadīt laiku, veikt diskusijas un attīstīt arī skolu. Protams, līderība, protams, arī sadarbība. Tas arī Ulbraks vidusskola ir Erasmus akreditētā skola Latvijā, un mēs piedāvājam gan mobilitātes skolotāju mēnošanā, gan arī skolēniem. Pagājušā nedēļā skolēni atgriezās no Čehijas ar ļoti, ļoti lielu šo te pozitīvo bagāžu un brauca gan skolas pašpārvaldes skolēni, tāpēc, ka ļoti aktīvi darbojās skolā. Protams, mums ir uz izaugsmi vērsta izglītība, tie augstie mūsu rezultāti ļautoja 5. vietu reitingā ieņemt. Ar tiem augstiem rezultātiem mums ir iecerē ceļā uz gimnāzijas status ar laiku, un, protams, mēs arī piedāvājam šo te īpaši sadarbību ar augstskolām, gan ar RTU, gan ar LU, gan ar LBTU, iekāpt studenta kurpēs, kur šodien ļoti daudz arī kāpteļos studenta kurpēs N1 ietveros. Un, protams, skola nodrošina individuālās karjeras konsultācijas, mums ir štata vienība karjeras konsultantu skolā. Mēs arī lepojamies ar to atbalstu. Paldies pašvaldībai par stipendijām, par augstskolas daļējo sekšanu atbilstoši kārtībai, par ekoskolas iniciatīvām un, protams, mums ir diezgan plaša interešu izglītības klāsts, gan sporta ziņā, gan arī STEM ziņā, gan arī radošajā ziņā. Mēs piedāvājam 4 virzienus, tātad humanitāro, dabas zinātņu, kurš dalās medicīnas virzienā un inženierzinātņu virzienā, un ekonomikas, tas ir vispār izglītojošais, ekonomikas virziens tapa ar skolēnu iesaisti, jo skolēni pieprasīja mums tādu virzienu, mēs mainījām mācību plānu un akreditējām šo te virzienu. Un nākamā 12. klase pirmo reizi izies cauri šīm te posmam. Un uz doto brīdi pilnīgi visi šie te kursi ir apmeklēti, mēs atveram kursu, ja tajā iesaistās 8 skolēni. Tāpēc, un, protams, mēs esam tā skola, kura izvēlās izglītību, kura attīsta. Un tā uzņemšana mums notiks no 2. jūnija līdz 29. jūnijam. Nav bažām pamata par iesniegumu un dokumentu izskatīšanu, jo tikko vecāks uzraksta to pieteikumu, mēs ievadam VIS sistēmā un redzam gan sekmes pēc tam, gan visu pārējo. Un 3. jūlijā skolas mājaslapā mēs publicējam uzņemšanas rezultātus. Katram skolēnam ir savs unikālais kods. Un pēc rezultātu publicēšanas vecākam obligāti ir jāapstiprina vai jānoraida izglītojamā mācību uzsākšanu, jo tas nerada tās viltus rindas. Un tad skolēns uzņem tajā 10. klasē, un prasības mums ir nedaudz vārgākas. Vidējais vērtējums visos pamatizglītības apliecībā jābūt 6 ballēm, un centralizēta eksāmena rezultāts latviešu valodā ne zemāks par 60 un matemātikā ne zemāks par 50. Tāpēc vēlreiz pamatoju to ar to sasniegt to reitingu, jo šādi rezultāti ļauj mums sasniegt to reitingu, un bērni arī pateicoties stipendijām mācās. Iespējams dēļ stipendijām, bet es teikšu, ka man patīk, tas ir drosmīgi šis, un man arī iepriekš bija saruna ar direktoru, un tas pamatojums, kāpēc ir šīs balss, jo, pirmkārt, labi, jūs atrodaties arī diezgan labi pieejamā vietā, un jums ir konkurss. Jau ar šiem nosacījumiem jums ir konkurss, un jums ir tā, godīgi sakot, tā privileģētā iespēja jau atlasīt labākos, motivētākos bērnus vidusskolā, un arī pedagogiem, cik saprota, tad ir vieglāk strādāt. Un kad šim visam, kāpēc tās lielās balss, tas nav kāda iegriba, bet tas ir tiešām tāds sistemātisks darbs, ko arī tātad jūs pamatojāt ļoti labi. Un pēdējais.
Mums arī ir atvērto durvju diena 9. aprīlī no 12. līdz 13.30, iesaistot arī skolēnu pašpārvaldi, kur viņi pārsvarā, tas ir viņu pasākums, savējie tātad beidz skolu atvērt nākamie. Paldies! Parasti kaut ko dabūt klāt. Jā, tā bonus. Jā. Te var piebilst klāt no savas puses, kad arī šie virzieni ir tapuši savā laikā ciešā sadarbībā ar vecākiem, ar skolēniem. Tas nav tā, ka mēs izdomājam un ņēmām kaut kur kopējām no kaut kurienes. Tas ir vienkārši no dabiski izaudzis no nepieciešamības un līdz ar to arī attīstījām gan saistībā ar pedagogu piesaisti, gan vispār, teiksim, lai varētu to nodrošināt. Tāpēc arī ļoti, pateicoties pašvaldībai, arī esam ieguldījušies tieši saistībā ar STEM mācību priekšmetu, gan kabinetiem, fizika, ķīmija un tā tālāk, bioloģija, kas tik tiešām ir ļoti labi izremontēta, aprīkota, vēl arī turpinām pilnveidot kā tā, tagad tās ir tās lietas, kur praktiski ir saulēcīgi esam sākuši un arī izdarījuši lielu darbu tajā virzienā. Nākamie tādi soļi, teiksim, arī vēl stiprināt vidusskolas pakāpi ir veidot arī tā strateģiski uz priekšu, skatoties uz šo te ģimnāzijas statusu iegūšanu perspektīvā, tad veidot jau tā kā nosacīt šīs proģimnāzijas klases, no 7. klases sākot, veidot jau atbilstoši šiem te virzieniem, kas mums ir vidusskolā, veidot, varētu teikt, jau audzēt šos te skolēnus, piedāvājot padziļināt, apgūt mācību priekšmets atbilstoši šiem te virzieniem un līdz ar to arī būt jau gan no tādas karjeras, no mērķa izvirzīšanas tam līdzīgi daudz ar skaidrāku mērķi, redzējumu, teiksim, tālāk mācīties vidusskolā. Pats skolēns tad arī labāk zinās, ko viņš vēlās vidusskolas pakāpē sasniegt, kas ir tās lietas, ko viņš arī padziļināt grib apgūt un tam līdzīgi, bet tādā veidā mēs jau būsim radījuši to apstākļus un iespēju jau sākot no 7. klases ejot uz augšu un pēc būtības tuvinātos šādā veidā jau ģimnāzijas šim te sadalījumam un darba organizācijai. Nu tāds. Ļoti priecēju, un vai šobrīd arī nesaredzat kaut kā, ka jāmaina kaut kas grozos, kaut kas varbūt tās jau nē, bet... Brīdī, ne. Ļoti labi strādā, tas arī parāda tieši iestāšanās statistika augstskolās. Tieši šajos virzienos, ko minētu, piemēram, eksaktais virziens, kur ir šis medicīnas un inženieri, arī tieši parāda, ka ļoti daudz absolventi ir iestājušies gan Rīgas Tehniskajā universitātē uz dažādās inženieru programmās, un tāpat arī Stradiņu universitātē uz medicīnas novirzienu kā tādu. Mums ir palikuši, kas nav iestājušies daži skolēni tikai. No 29, kas beidza, 26 ir iestājušies augstskolā, pārējie vienē. Jā, tā kā... Neviens nepalika ārpus. Kā no grāmatas. Tas ir tas, ka vidusskola, pēc būtības, pēc tam jāturpina šī augstākā izglītība, ja? Un ļoti labi, ka arī ir tas līmenis, kad viņi var iestāties augstskolās, ja? Paldies par darbu, ko es varu teikt, un tiekamies atvērtajās durvīs arī Ulbravas vidusskolā. Vai kolēģiem kāds piebildes vai jautājumi? Par to ekonomiku man ļoti patīk, jā, tādā ziņā, ka es jau saku, es uzsveru tā finanšu pratība, uzņēmējdarbības pratība, tā ir tā, ko mēs varbūt varam iedot ikvienam, jā, un, protams, tas eksaktais, tas ir visiem ļoti svarīgs. Tā, vai kolēģiem kāds attālināti nav nevienam jautājumu? Priekšsēdētāji, lūdzu. Man ir jautājums šiem abām divām vidusskolām, vēl joprojām arī ir. Vienkārši pieminējāt arī par STEM klasēm. Es vienkārši gribētu līdz galam saprast, kādā šobrīd jums ir tehniskā nodrošinājumā STEM klases, un vai jūs redzat vēl nepieciešamību pēc papildus investīcijām tieši STEM klasē vienalga materiālīgas? Šodien aizpildījām anketu, ko pašvaldība ir atsūtījusi. Ķīmija mums ir pilnīgi aprīkota ar ļoti modernu laboratoriju, kuras dēļ mēs piesaistījām arī skolotāju. Tālāk fizika šogad atnāks līdz mācību gada beigām mēbeles. Un pilnīgi ar lielvārdu mēs arī sadarbojamies un pilnīgi esam aprīkojuši kabinetu ar tiem lielvārda paraugu demonstrējumiem. Mums ir 2 bioloģijas klases, viena ir pilnīgi izremontēta un otrai būs šogad plānotais arī budžetā kosmētiskais remonts. Ar resursiem mums ir budžetā arī, mēs paredzam šo, un budžetā ir diezgan daudz paredzēts, lai mēs gan kaut ko nomainītu,
un kaut ko piepirktu klāt, jo skolēni mums nāk uz augšu, vairāk un vairāk tie komplekti. Bet paskatāmies, varbūt tās ir, kas šobrīd ir pieejams no tāda labākā aprīkojuma. Bet drīz viss. Jā, varbūt iespēja robežā skatīsimies, jo mums ir arī projekta nauda būs, kur mēs patiešām arī skatāmies, noteikti mums ir vangaži kā viena no pamatlietām, bet arī mēs skatāmies uz vidusskolām, kā papildināt un veidot šo infrastruktūru maksimāli labāko. Esam ambiciozi, lai mums ir labākais aprīkojums, varbūt pat Latvijā. Bet man liekas, ka tur jau izskanēja, ka ir jau aprīkots tā, ka Tas priecīgi, jo jūs arī redzat rezultātu, kāds ir, un arī paši teicāt, ka var pedagogu piesaistīt. Es varu papildināt, piemēram, arī šajos gadījumos, gan ķīmijas gadījumā, kad tas nav tā, ka vienkārši kaut kur no kaut kāda katalogu vai tam līdzīgi, bet pirms tam tika veikts diezgan rūpīgs audits, teiksim, un tieši tāds modernākais, kas vispār dotā brīdī, kāds ir tendences, kas ir nepieciešams, pēc būtības, lai nepirkt kaut kādas lietas, ko īstenībā varbūt izmanto vienreiz gadā vai tam līdzīgi, kur vienkārši uz RTU lētāk aizbraukt un laboratoriju vai ko izmantot. Un līdz ar to tie, kas ir bijuši, teiksim, mūsu tagad ķīmijas laboratorijā, teikuši, ka praktiski Latvijas universitāte atpaliek no mūsu ķīmijas laboratorijas. Mums jābrauc pie jums mācīt. Tas ir un saistībā ar fiziku. Fizika arī ir piesaistīts, lai nav tā, ka mēs tur subjektīvi, teiksim, kaut ko izvērtējam un grābjam, teiksim, ko piedāvā, jo piedāvā mūsdienās ļoti daudz. Nav noslēpums, tad šajā gadījumā piesaistījām tieši arī, lai izauditētu visus mācību līdzekļus, vidi, visu pārējo, tā skaitā arī aprīkojumu, kas ir nepieciešams mūsdienu, var teikt, ļoti kvalitatīvs fizikas mācību priekšmetu un dabzinību, tā skaitā nodrošināšanai. Līdz ar to, balstoties šiem te audita rezultātiem, arī šis kabinets ir jau izveidot liela daļa un tiek papildināts un veidots. Līdz ar to tur arī, varat teikt, nosacīt pretendējam arī uz vienu no labākiem tādiem kabinetiem, kas varētu būt izglītības iestādē, kā pietiekams, teiksim. Varam uztaisīt baigos šovu, tur pārspīlējums kā tāds, bet tas nebūs jēgpilni un tā tālāk. Bet šajā gadījumā tas ir pilnīgi pietiekams, mūsdienīgs, moderns. Kur var tik tiešām kvalitatīvu mācību saturu. Līdzīgi arī tas tāda pieeja arī bioloģijas mācību priekšmetā, tā kā ar to mēs esam ilgadīgi, varētu teikt, lēnā garā arī gājuši un tagad jau praktiski jau baudam tos rezultātus, tā skaitā, protams, skolēt. Tāds. Paldies, mēs droši vien izmantosim jūsu pieredzi arī aprīkojot klasi. Jā, citās skolās. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varbūt jautājumi ir ēnā mūsu. Robežu vidusskola. Robežu vidusskola, jā, Nora, lūdzu, neredzēju. Kā viņa vienkārši. Jā. Jā, mums ir atsevišķi kabineti visiem 3 mācību priekšmetiem, gan bioloģijai, gan fizikai, gan arī ķīmijai. Blakus kabinetam ir nodrošināts arī šī laboratorijas telpa, kur notiek visa sagatavošanās, un arī materiālu resursu uzkrāšana. Ir pietiekamā apjomā, lai mācību procesu varētu kvalitatīvi nodrošināt. Šobrīd veicam arī auditēšanu, lai noskaidrotu, kas būtu tas vēl modernākais nepieciešams, lai varētu tātad, pēc iespējas interesantāku padarīt un pēc iespējas saistošākus arī laboratorijas darbus, ko skolotājs varētu veikt. Bet mēs katru gadu ieplānojam arī budžetā, mums ir atsevišķi šiem te dabas zinātņu mācību priekšmetiem tātad paredzēti līdzekļi, katru gadu atjaunojam tātad tos nepieciešamos resursus. Principā mēs, kabineti ir normāli aprīkoti, bet, protams, ka gribas kaut jaunu, vēl modernāku, un uz to mēs ejam. Paldies! Mēs arī stojam. Jā, mēs arī stojam. Jā, paldies, teiksim, par ziņojumu. Jā, tā kā šī informācija būs pieejama arī tas, ko Toričevs kundze jautāja, par iestāšanās noteikumiem, ka Vangažu pamatskolas vecākiem ir jautājumi, tā kā šeit ir viss pieejamā informācija, arī informācija par atvērtajām durvīm, tā kā laipni aicināti un gaidīti mūsu vidusskolās. Paldies direktoriem, manuprāt, diezgan laba informācija un veiksmīga šī prezentācija. Paldies. Es ļoti atvainojos. Es aizmirsu jautājumu, ko es gribēju aktualizēt. Mūsu gadījumā attiecībā uz Robežu vidusskolu un skolēnu piesaisti no citiem novada pagastiem, Garkalne, Vangaži un vēl citiem, mums būtu ļoti svarīgs un aktuāls jautājums tātad transporta nodrošināšana. Un man ir lūgums arī šo jautājumu gan komitejā, gan arī domas sēdē izdiskutēt,
par tādu iespējamību, jo mēs plānojam arī tikties, aizbraukt uz skolām un tikties un prezentēt savu skolu. Un viens no jautājumiem, ko parasti uzdot šādās reizēs, ir, vai būs autobus vai būs transports. Tāpēc es tagad publiski aktualizēju šo jautājumu, kas ir svarīgs. Es domāju, gan Vangažiem, gan Garkalnei, gan arī citiem, un tā skaitā arī mums. Paldies! Paldies, jā, par jautājumu. Jā, jāatcerās tas, ka tad, mēs, principā, vidusskolas posmā parasti, netiek nodrošināts transports, to parasti vecāki uzņemās uz sevi. Bet jā, šis jautājums vienmēr ir bijis svarīgs, ļoti daudz arī Garkalnas iedzīvotāji vienmēr lūdz, teiksim, šo kaut vai, ja Rīgas satiksme nodrošina pa brīvu braukšanu bērniem Rīgas satiksmes autobusā, kas ir ļoti labi, un arī Garkalni lūdz visu laiku atbalstu, teiksim, no Garkalnas līdz Juglai, teiksim, šo autobusu varbūt iespējas, jā, bet, manuprāt, tas šobrīd nav skatīts, jā, un arī tur jāvērtē, cik daudz bērnu un kādā veidā, bet runājot par Vangažu pamatskolas, tātad šo pārejas posmu, jā, tur tā gan mēs domāsim par transportu, kā nodrošināt transportu tikai šajā pārejas procesā, jā, bet pārējiem no Upes ciema vai Garkalns vai no Bukultiem mēs nevadāsim bērnus 1, 2 līdz vidusskolai noteikti. Vismaz šobrīd, jā. Bet paldies par jautājumu aktualizēšanu. Tā, un virzīsimies, ja nav vairāk jautājumu, tad iesim uz nākošo. Tātad mums šodien ir informatīvais ziņojums no biedrības. Mums ir tātad biedrība FKS. FC, tā sanāk, futbola komanda, jā, iespējams sadarbība ar Robežu novada pašvaldības sporta un jaunas attīstības jomā. Tagad mums ir jaunieši pašas attīstības priekšā, jā, ir vēlējās atnākt un par sevi prezentēt kā jaunu biedrību. Tā kā vārds jums arī vārds nosauciet paši droši vien, jā. Paldies jums, kamēr kolēģis pieteiksies un paldies jums prezentāciju. Mani sauc Davids, mana kolēģi Dmitrijs. Mēs esam komandas FKF dibinātāji. Tāda ideja mums atnāca vispār dibināt komandu jau sen, Mesklas skolā mācījāmies. Un tagad mums parādījās tāda iespēja. Februāra mēnesī šogad mēs saņemam biedrības statusu. Un uzreiz pieteicāmies Rīgas futbola federācijā. Un tieši vakar mums bija pirmā tāda sapulce Rīgas futbola federācijā, atbraucam tur pirmkārt. Un varam pateikt, ka esam viena federācija ar tādiem lieliem klubiem kā Rīga, kā Dinamo Rīga, kā RFS, Rīgas futbola skola un tā tālāk. Vispār vakar mums bija pirmā tāda sapulce. Tā. Juridiski adrese mums atrodas Dreļiņos, Robežu novada, protams. Un vispār tagad prezentācija sāksies un pateikšu jums tālāk, kas mēs esam un ko mēs gribam jums palūgt. Bet sportojat jūs ilgi, šogad jums ir biedrības status, bet cik saprotat, tas futbols jums sirdī jau ir sen. Jā, mēs vispār abi divi esam sportisti. Dmitrijs sporto tieši futbolu ļoti sen. Viņš pats ir Latvijas čempions futzālā. Es arī tā kā viņa draugs esmu ļoti tuvi futbolam. Man ļoti arī patīk, un viņš kopā ar mani spēlē. Es braucu uz viņa spēlēm, skatos. Tā kā parādījās mums tāda ideja. Vispār sākam mēs ar tādu pasakumu, ka geta futbols. Ja Rīgā notiek katru vasaru, un mēs spēlējam tur dažus gadus, un pēc tam tā kā izdomājam, ka varam dibināt savu komandu oficiāli un pamēģināt kaut ko vairāk nekā vienkārši spēlēt geta. Tā. Cik daudz biedrībā jums ir? Cik jūs esat biedrības biedri? Pagaidām tikai 2. Biedrība bet tie dalībnieki ir vien vairāk. Jā, dalībnieki ir vairāki, ka biedri esam 2 pagaidām. Startos. Labi. Paskaidrīsim. Tur es saku, varbūt gribu prom vajag startot.
Tas tehnisks. Jā, atvainojos. Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Ja sliktā gadījumā es arī varu caur savu datoru palaist. Varbūt mēs varam savu visu komputu, jo mums Jā. kaut kāda kļūdas. Jūs tik palīdz man. Es nav redzējuši cilvēku 40 minūtēm sēdēt. Visi jau priesās. Starbrīdis sīkā. Kaut bumba jādzer. 40 minūtes un no starbrīdis, un tad atkal 40 minūtes, vai ne? Kas to līdz šis pēdējais jautājums, to mēs beidzam. Jautājumi. Esam pie dažādi. Es domāju, mēs varbūt tehniski tiešām saliek, ka būtu ir ēnām kādi jautājumi. Jā. Priekšā tiešām procesu. Vēl izglītība. Tas ir viens sēns, bet laikam ir prezentācija. Varam sākt, jā? Jā. Nu, kā es jau Jūs varat pateicu, padomāt par saviem jautājumiem. komanda saucas mums FakeFK, atradamies mēs Dreiļaņos, un mums ir oficiāls biedrības status kā komandai. Tā, varam iet tālāk, jā. Kolēģi jau pateica par mums, ka mēs esam sporta biedrība, kas apvieno ne tikai futbolistus, arī bijušus trenerus un tie, kuri tagad strādā, un arī amatieri, kuriem ļoti patīk spēlēt futbolu, piemēram, kā mans kolēģa Davids, viņš spēlē futbolu tikai vienus mēnešu oficiāli, bet viņam ļoti patīk, tā ir sporta veids sava dzīve. Varam iet tālāk. Mūsu sasniegumi mēs pagājušajā gadu uzvarējām starptautisku turnīru Strongcup, tā ir amatieru turnīrs, kurš bija septembrī mēneša Skonta hale, kur piedalās ne tikai Latvijas komandas, bet arī no Lietuva, Igaunija. Bija pāris reizes kāds vēl no Somijas un pārējais valstis spēlē. Arī mēs regulāri dalībojam futbola un telpu futbola turnīrus. Un mums ir veiksmīga sporta pasākumi un turnīra organizēšana, kā arī aktīva jauniešu iesaiste sporta un komandas attīstībā. Varam iet tālāk. Drusku par mūsu spēlētājiem. Mums ir ļoti daudz spēlētāji, tie, kuri ir bijuši Latvijas nacionāla izlase, tie, kuri tagad vēl spēlē Latvijas nacionāla izlase, piemēram, kā Artjums Križanovskis, Latvijas telpu futbols, pirmais vārdsargs. Arī ir tie, kuri spēlē ārvalstī. Arī ir tie futbolisti, kuri vēl spēlē virslīgas komandas, pirmas līgas, otras līgas telpu un futzāla komandas. Un, protams, ka mums ir amatieri, kuri ir motivēti un grib sasniegt kaut kādas sev rezultātus savu sporta dzīvē, futbola, telpu futbola. Un tā, varam iet tālāk. Par treneri mums ir viena no labākajiem treneriem pēc mūsu domas Latvijai vispār, jo viņam ir UEFA Pro licence, UEFA A licence, tā ir vislabākā licence trenerim, kā var būt dzīvē. Piemēram, viens tā ir Arturs Škietovs, viņš tagad ir galvenais treneris Futbola parka akadēmija. Futbola parka akadēmija mājas laukums ir šeit blakus Sauriešos telpu futbola. Es tagad ar viņu strādāju, viņš mans treneris. Arturs arī bija 20 gadus galvenais treneris telpu futbola nacionāla izlase, kā arī U19 izlase treneris. Un arī, kā foto šeit ir Dmitrijs Kokans, arī mans bijušais treneris. Viņš tagad strādā Rīgas futbola skolā. Ar kādai viņam ir UEFA A licence. Viņš arī strādā ar maziem. Un mūsu komanda viņš, kā spēlētājs, pirmkārt, otrkārt, viņš palīdzēja mūsiem jaunākiem ar savu nākotni. Piemēram, mums bija viens spēlētājs,
viņš pirmo reizi nospēlēja šajā turnīra Strong Cup, un caur Dmitriju Arturs paņēma šitu spēlētāju uz mūsu komandu uz parku, un tagad šitais cilvēks spēlē Latvijas virslīgā, telpu futbolā. Tā, varam iet tālāk. Mūsu mērķi ir, protams, piesaistīt sporta treniņiem jaunieši spēcamā no 16 līdz 30, visus vienalga ar kādu sporta pieredzi, amatieru, bijuši profesionāli. Protams, samazināt agrinu dziešanu no sporta, regulāri piedalīties sacensības un turnīros, attīstīt komandas identitāti un ilgtermiņa stabilitāti un veidot pozitīvu sporta vidu un kopienu. Kā kolēģi vēl teica, mēs vakar bija Kopsāpulci Rīgas futbola federācija un Eduards Borisevičs, tā ir Rīgas futbola federācija prezidents, teica, ka viņš ļoti gaida mūsu komanda sava čempionāta šajā vasarā, kurš būs Vallošas un kā sporta parkā caur amatieru komandu. Bišķiņ papildināšu, varam atgriezties bišķiņ? Jā. Jā? Paldies. Par mērķiem, kā mums kolēģi jau pateica, ka gribam popularizēt futbolu tieši Ropažu novada. Un tas bija kā piemērs par to cilvēku, kuru paņēma mēs uz to Strandkāpu, un viņš atnāca, viņš patika mūsu treneriem, un mēs palīdzējām viņam dabūt vietu virslīgas komandu, un tagad viņš spēlē, un viņam tas ļoti patika. Kā arī ir vēl viens piemērs par popularizēšanu un palīdzību sportistiem. Mums ir viens mūsu draugs, kurš arī spēlēja Latvijas pirmajā līgā, pēc tam parunājot ar mūsu treneriem, tieši ar Arturu, tieši ar Dmitriju, ja, viņam palīdzēja, viņi atradām kontaktus, cilvēku, kā izbrauca spēlēt Itālijā. Jā, varam iet tālāk. Tā, kas mums ir nepieciešams, tā ir tikai futbola laukumu, lai jūs palīdzat mums ar atlaidu piešķiršanu futbola laukuma nomai. Mums vajag futbola laukumu tikai mūsu treniņiem, tā ir viena reize nedēļa, pa trešdienam no 7 līdz 8, jo pārējais visas mūsu spēles būs cita vieta, kur būs notiek Rīgas futbola federācijas Rīgas čempionāts. Un varam iet tālāk. Un kas mēs varam piedāvāt no mūsu puse, tā ir, protams, reklama, sociāla tīklus, piemēram, kā Instagram, Facebook un citi. Ropažu novada pieminēšanu un atspoguļošanu mūsu publikācijas, kā arī atpazīstamas veicināšanu sporta vide, jauniešu iesaistes palielināšanu no Ropažu novada un aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana novada. Jo, kā es domāju, ka visi zina, ka Ropažu tagad ir divas komandas, telpu un futbola, tā ir Ulbroka komanda, amatieru un arī amatieru Ropažu novada komanda. Bet, kā es pats spēlu telpu futbolu un gandrīz katru nedēļu atnāca paskaties, kā amatieri spēlē telpu futbolu, viņam reputācija nav tik laba, jo es domāju, ka visi zina, ka bija ne tik sen viens moments Ropažu novada Rīgas čempionāta telpu futbola. Un kā pats Eduards teica, ka viņš domā, ka šita komanda vairs nebūs Ropažu. Mēs ar savu pusē varam godīgi pateikt, ka mums tā vispār nav, ja mums ir kā profesionāla līmenis no visiem, mēs no visiem gribam, lai visi rada savu attieksmē, popularizētu futbolu, telpu futbolu un vispār sportu. Nu jā, tā kā, un ir iespēja mums vēl, tā kā mēs, piemēram, publicējam mūsu sociālās vietnes, kuras mēs tagad ļoti aktīvi cenšamies izplatīt, jā. Mēs publicēsim, protams, ka mums notieks tā kā treniņas Ulbrokas sporta centrā, un mums ir tāda ideja, ka jebkurš gada no 16, jebkurš cilvēks no 16 līdz 30 gadiem var vienkārši pa brīvi pirmo reizi atnākt pie mums uz treniņu. Lai varbūt viņam tas būtu interesanti, varbūt viņš plāno pabeigt spēlēt futbolu, varbūt viņu neņem kaut kur virslīga vai arī pirmajā līga, bet viņš grib spēlēt. Viņam būs tāda iespēja kopā ar mums, mēs dosim viņam tādu iespēju, un ja viņš pēc tam pateiks, piemēram, mūsu treneriem, un mēs būsim gatavi pieņemt to mūsu oficiālajā komandā, lai viņš spēlētu par mums, man liekas, ka tas būs ļoti forši. Jā.
Viss. Jā, paldies par uzmanību. Paldies. Jā. Jā, paldies. Mēs noteikti priecājamies par jebkurām sportiskām aktivitātēm mūsu novadā, un tieši arī varbūt šis jau ir kā pieaugušo jau sports, un noteikti esam par veselīgu dzīvesveidu. Bet mums ir pieslēdzies mūsu tātad departamenta atbildīgais par sportu Daniels Balots. Lūdzu, Daniel. Jā, labdien, es ceru, ka mani var labi dzirdēt. Paldies par prezentāciju. Man gan ir precizējuši jautājums. Es sapratu, ka jūs vēlētos saņemt telpu nomas atlaidi tam futbola laukumam tikai šobrīd, vai ir vēl kādas nepieciešamības no pašvaldības puses? Mums ir nepieciešams tikai sporta laukums ārā, kurš atrodies vienu reizi nedēļu uz 1 stundiņu. Nu, tā kā es pareizi sapratīju Ulbrukas sporta centrā. Jā. Pieejamības tikai tā, jo pagaidām mēs ārlaukums, jā. Pagaidām tikai tā, jā, tāpēc, ka pagaidām plānojam vienu treniņu nedēļu, lai sagatavotos tam turnīram un nospēlēt viņu. Jā, tad droši vien ar Danielu arī šis jautājums jākārt, ne? Jā, man bija priekšlikums. Ja drīkst, varbūt nākamdēļ satikties ar jūsu biedrību un pārunāt šos jautājumus. Nu, ja tomēr ir šis tas precizējums no jūsu puses. Jā, protams. Ļoti labi. Paldies. Vai kolēģiem, kur arī Vaičlānkungs redzu, ir pieslēdzies sēdē? Jā, arī roka pacelt, lūdzu, Ainār. Labdien, mazliet nokavēju, daļu dzirdēt, daļu nē, bet paldies par prezentāciju, prieks, kad jaunieši aktīvi iesaistās un attīsta šo sporta veidu, tieši futbolu. Dzirdēju, viss ir forši, bet jautājums, cik ir nodā deklarēti iedzīvotāji, kas piedalās jūsu komandā, startē jūsu komandā? Nodeklarētie spēlētāji ir tikai 2, tā ir es un mans tētis, kuri dzīvo šeit Dreļiņos. Pārējie ir no Rīgās, no Jūrmalā, no Salaspīlā arī. No Rīgas rajona. Jā. Bet visi grib, mēs ar visiem runājam, ka visiem būs ļoti ērti, lai treniņi būs Ulbrukā. Droši vien papildināt kolēģi, mums tāds aicinājums būtu, ka droši vien, ja mēs skatāmies par pašvaldības atbalstu, mēs ļoti vēlētos, lai jūs arī sasniegtu to mērķi tieši robežnodu iedzīvotāju vairāk tieši sportot. Tas ir tāds, jo attiecīgi savādāk mums īsti nav tāda pamatojuma atbalstīt tieši šo konkrētos iniciatīvu, ja jūsu komandā nav mūsu novada vietējo iedzīvotāju. Mūsu vairāk veicinām tieši iedzīvotāju sporta skati. Bet es redzēju, jūs mērķos tas bija. Jā, es Lepsis lūdzu. Jautājums, jūs teicāt, jums tātad salīdzinoši nesen dibināt biedrību, bet biedrībā jūs esat šobrīd 2. Jā. Un līdz šim tā komanda kādā statusā darbojas? Nu, viņa kaut kāds juridiskais tvērums ir? Vai? Komanda ir amatieru status. Bet viņa nav juridiski reģistrēta, kā biedrība vai nodibinājums kāds, ja? Tikai kā Rīgas futbola federācija viņa ir to. Pārējā kā futbola komanda oficiāli tā nav. Nu, tas ir ieteikts, tas ir tā kā amatieru klubs, kas pat Rīgas futbola federācija. Mēs esam tā kā saraksta kā amatieru klubs. Un kā biedrība, vispār status kā biedrība. Juridiski. Šobrīd jums ir status kā biedrība. Šobrīd, jā, bet līdz šim jūs bijāt vienkārši savākušies. Izveidojot komandu, nosacīt un darbušies. Un tātad es saprotu, tātad tie spēlētāji arī, viņu status šobrīd ir bijis līdz šim vienkārši kā komandas spēlētāji, ne viņi kā biedri. Savādāk, jo jums nebija nemaz tā juridiskā rāmi. Jā, tieši tā. Un tad nākamais jautājums, vai jūs tagad šobrīd nodibinot biedrību, jūs aicinātu arī šos sportistus iestāties biedrībā kā biedrus? Tāds plāns ir mums, jā, bet mēs kā gaidējam, lai visu savāc. Treniņu plānu, formu un tā tālāk, lai pēc tam oficiāli piedāvāt katram atsevišķi, ka katrs var atrodies kā biedrs no kluba oficiāli. Jā, tas, ko minēja priekšsēdētājs kundze par tiem deklarētajiem, kas ir būtiski, un
Ja nākotnē šobrīd, protams, jūs vēl neesat gadu deklarēts, bet nākotnē jūs būsiet jau gadu un vairāk kā biedrība, un tad tie, kas ir jūsu deklarētie, tad jūs arī pretendēt uz kaut kādu atbalstu no pašvaldības, bet tas būs tikai deklarētajām personām. Jā, tad, ka jūs būsiet vismaz gadu. Saprotams, bet par šīm niansēm visām, ja jums būs tikšanās ar Danielu, Daniels viss sīkums. Atbilstoši mūsu pašvaldības noteikumiem, Daniels viss izstāstīs, izrunāsiet tās nianses, tās jau ir detaļas tieši. Tā, tad vairāk vienosies. Vai ir vēl kādiem kāds jautājums? Vai Čvānkungs jums vairs nav? Bija roka kāds jautājums. Nē, daļai jau viss izskanēja, tas, ko arī priekšsēdētāji minēja, to, ko arī Lepškungs minēja, tad tie ir tie jautājumi, kuri tad jāizrunā ar sporta speciālistu Danielu. Un es domāju, ka jauniešiem acis deg jūtami pēc prezentācijas. Es domāju, ka viņiem viss izdosies un lai piesaista vairāk Ropažu novada aktīvistus, futbolistus. Un es domāju, ka mēs par jums vēl dzirdēsim. Tā kā veiksmi jums. Paldies! Paldies! Paldies, jaunieši! Paldies. Tā sācāt, ka paziņojāt un parādījāt sevi. Un tad vai mums ir vēl kādi jautājumi šodien? Ēnas? Ir sarežģīti, nav vienkārši, jā, šeit. Bet labi, kā arī atnācāt un paskatījāties pašvaldības darbu. Līdz ar to visi jautājumi ir izsmelti. Ja nevienam kolēģim nav kādi jautājumi vai ierosinājumi, tad paziņoju, ka 30.04. būs nākošais izglītības komitejas sēde, ja, arī ar dažādiem mūsu jautājumiem. Manuprāt, veiksmīgi mēs esam integrējuši šos informatīvos jautājumus. Paldies departamentam, ka mēs rādam, ja, arī šīs izglītības iestādes. Manuprāt, veiksmīgi šis mūsu sadarbības process. Paldies un sēdi slēdzu. Jauku visiem dienu, baudam pavasara sauli.